topēs frekvencē. Ja tu metrus ķer un boilas rullē, stundām skaties pludiņā un rezultāts nav nulle. Ja tev vizuļiem un vobleriem ir pilnas somas un tev džigošana regulāri pienās lomus. Ja tu mīli pabūt dabā, celties agri aizbraukt copēt un copes sacensībās arī mīli forsēt. Ja tev pasaka neasakas un atbildi tu necenzē, mēs esam vienā vilnī, esam copes frekvencē. Labvakar. 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 Jauna Tiešām epizode. vakar. Jā, šodien ļoti vēls vakars ir. Jauns vakars, jauna epizode, jauns viesis mums studijā. Es pat nezinu, kā pareizi būtu Aleksu vai Kristu raksturot. Nu, viņš daudziem copmaņiem ir zināms. Jā, mēs tikko apspriedām, kā pieteikt, kā influenceri vai kā ietekmeli. Bet, jā, Es mēģināju distancēties no vārdas ietekmi. Labi, es sākšu ar Kristu. Krists ir izveidojis savu brendu Alex Crazy Fisherman, un es gribētu atzīt, ka Latvijā viņš noteikti ir tās skaļākais, lielākais, kas ir tieši saistīts ar sociālajiem mēdījiem. Un ilgākais pavisam noteikti, teiksim tā, ar pastāvīgi tādu fanu bāzi. Un mums bija sarakstā kādu laiciņu, jau aicināts tā kā pie mums parunāties. Un ir pienācis brīdis. Jā, rudenī jau mēs runājām. Beidzot ir. Jā, tā kā, un nāk jaunā sezona, laivu sezona, daudz informācijas par tavu laivu būs jānoskaidro un tā tālāk, tāpēc īstais brīdis ar tevi šodien parunāt. Paldies, ka atskrēji no Saldas šovakar. Nav problēmas, jā. Jā, tā kā... Labāk ātrāk, tā kā tu vakar arī prasīji, vai ir, es saku, izdaram un miers. Jā, lai nav tur, zikā, tu saki, vai vajadzēja ātrāk pieteikt. Nu, nē, es jau arī premjerministrs, ka man tur mēnesi iepriekš jāatsūta. Jārezervē. Jā, un uz pasta ielūdīt. Ierakstīta vēstuli. Jā, milzīgs paldies, ja tiešām nav Rīga, bet atbrauci. Un labprāt mēs ar tevi parunātu un skatītāji arī noteikti grib daudz ko uzzināt par tevi, varbūt, ko tu neparādīji ekrānā un savā YouTube kanālā un TikTokā. Un šodien mums arī tas mērķis ir tevi parādīt Aleksu, kas patiesībā ir Kristis Pelmans. Jā. Jā, bet pirms mēs sākam, kas ir ļoti svarīgi, tie, kas vēl nav piesakojuši mūsu podkastam, YouTube un arī pārējos visos sociālajos tīklos, ieliekam like, uztiežam follow. Tieši šādi jūs atbalstat mūsu radošās komandas tālāko virzību vai iesākto runājot par makšķeriem. Tā ir tā aldziņa, kā es Tā parasti saku. Jā, tie laiki ir tā aldziņa. Jā. Tas ir tā, kā jūs mums varat noteikti atbalstīt. Jā, tā ir. Labi, sākam. Kā mums tevi uzrunāt vispār, Krista? Par Kristi, jā, šodien. Krists. Aleks, tas ir tāds loma, es to teiktu tā. Nu, kaut kā, tur arī tur daudz nesaprot. Tur arī, ka tas ir pilnīgi cits. Tur arī tur tā bravūrība citreiz, no Aleks vai kaut kāda. Nu, tur kaut sākumā mums te video bija tāda, kad, Krists ir pavisam cits cilvēks, jā. Daudz klusāks un pieklājīgāks un tā, ja Aleks tur kādreiz kaut ko kā vai kas, bet Kristiņš ir cits cilvēks. Kāpēc tu izvēlējies tādu savu tēlu? Kad viņš radās, kāpēc viņš radās un kāpēc tu izvēlējies? Tas tāds kā saprati, ka tā ir auditorijas tā piesaistīšana, labāk notiks, pastāst vairāk, ja to sanāk. Bija tā, mēs ar Roberts vispār, Eversons ir tāds čals, Čomaks man, sākām iet ragos, mežā, un pirms tam, nebija nekāda pat ideja par šito, vispār par tādu Aleks un tā. Un aizbraucām, kā mums kaut kādi tur humoriņi iet vaļā, kā mežā staigājot, ragus meklējām, un Robs vienreiz man saka, jāuztais kaut kāds profils, lai mēs varam ielikt kādu to humoru, tur iekšā, jā. Es saku, es vecīt nemāku, es tur kaut ko zinu, es kaut kā zinu kā. Un Robs uztaisīja to profilu. Es pirmo pusgadu, pat godīgi sakot, pat viņā netika. Es pat nezināju viņam paroli tam profilam, kā Robs filmēja, lika tos video iekšā. Tā panesās, vienkārši par to viņš prasīja, kā mēs tev sauksim. Un tad man es kādreiz hoķi spēlēju visu bērnību. Un hokeja halē bija tāds Aleksandrs Ovečkins. Es biju, bet ir hokejists Vašingtonas Capitals spēlē. Un man vajadzēja visu tā kā viņam.
Nu, es tur biju šortiem, ja viņam bija tur garāks triķīši, tad man bija garāks triķīši. Viņš bija nokrāsojis slīdes, es nokrāsoju slīdes. Un tam man čaļi vienkārši iesauc pa Aleksu. Un tā kā negribējās savu īsto vārdu, teiksim, ja tas ir kaut kāds tēls, bija jāizvēlās kaut kādu, nu tad Aleks, jā. Nu tā mēs izdomājam. Aleks, trakais makšķernieks. Es nebiju iniciators, tāpēc jā, saku. Bet tad jānoprecizē, tad viss sākās no ragiem, un tēls sākās no Aleksa Ovečkina. Jā, un viss sākās no ragiem, mēs sākām likt tai TikTokā iekšā. TikToks vēl bija tā, ka viņš parādījās Latvijā. Nu, īstenībā viņš jau bija kādu laiku. Un es nezinu kā, bet mēs tur tos stulbus, tos jociņus likām. Pirmais, man liekas, man bija pats video, pirmais bija, kad mēs zemledus copē makšķerējām. Un es gribēju izbakstīt, un liela zābaka bija, un gribēju izbakstīt zābaku to ūdeni, nu, to ledu tā kā ārā. Un man iesprūda kā iekšā tajā aliņģī, un es tur nokrīt zemē, un ko... Jā, tas aizgāja tas pirmais video, un tam mums bija par ragu meklēšanu sākumā tie video. Vispār nekāda sakara ar copu īstenībā. Bet pagad tad bija Aleks, nevis Aleks Crazy Fisherman. Nē, bija uzreiz Aleks Crazy Fisherman. Mēs tā arī uzreiz ierakstījām. Nu jā, nu kā Aleks Crazy Ragumēn būtu kaut kāda The Horn Guy. Tu var pārprast, jā. Horny Guy. Aleks Horny Guy. Jā. Nu jā, kaut kāds tāds. Bet tas nozīmē, ka tev tā makšķerēšana jau bija dziļi iekšā kaut kur. Jā. Nu, es copēju, jā, cik es sev atceros. Godīgi sakot, jā, tur cilvēki prasīja, kad es, cik ilgi es copēju, cik es sev atceros. Es saku, kādreiz nebija, kāpēc es otrādi arī spolu uzreiz var pateikt. Par to mēs gribējām tieši uzprasīt, to mēs parunāsim. Kad es sāku ar tādu vienkārši, nu, nebija savādāk. Nu, mēs tur paņēmām, kaimiņu Klāviņš, man tāds tā kā brāčka gandrīz ar Klāviņu kopā uzaugām. Nu, tādas mēs atradām, tas šķūnītās spoles, jā. No tā tas arī, nu, tā viņa arī tā ņēvien, tas spoles šitā arī bija jāgriež. Nu, tā viņš ir, jā. Es varu arī normāli makšķerēt. Nu, ja vajag arī normāli paņemt rokās, jā. Es nevaru tā piecirst, un es baigi daudz, tad var pazaudēt dzīves īstenībā. Un tad es esmu dusmīgs uz sevi, kāpēc es normāli turēju makšķeri. Bet vēlreiz pieturoties pie tiem pirmsākumiem, Aleks ir tāds kā tēls, vai tas ir kā, nezinu, kaut kāda maska, vai kā tu pats viņu redzi, teiksim, ikdienā tas? Jā, teiksim, jā, kā visi ir redz pēc video, kā Aleks prezentē sevi, kā tur rāda visu un tālāk. Kā runā. Viss, jā, tas tēls. Tu tā kā meklēji to vidusceļu, kas skatītājiem vairāk patiks, vai vienkārši tas tā kā prikols izaugt tik tālu, kad vairs nevar apstāties? Nu, mums vispār, mēs visu, ko darām ar čomiem, mums galvenais, lai mēs būtu pozitīvi pavadījuši laiku. Ja? Tas būtu tāds opi vai kā. Un vai es skrienu pakaļ tur tiem, sākumā es centos izpatikt visiem. Tad vienā momentā tu saproti to, ka gribi skaties, gribi neskaties. Tas pats man tagad YouTube'ā visu ziemu es lieku, kā es laivu taisu. Ja? Daudziem tas neinteresē. Tie, kuriem neinteresē pa laivu, un es to pilnīgi arī saprotu, un man čaļi saka, bet tev vajadzētu aizbraukt, zin kā, lai tie skatījumi kaut kā pacapēt vai ko, es saku, bet neskaties, ja tev neinteresē. Nu, man ir tāds, tas, nu, kontents, kā to saka. Saturs, jo es uzskatu, nu, ir tik daudz, es arī to arī saku, nu, piemēram, nav jau tāds, ko tu vari pastīties, kā laivu, piemēram, taisi, ja? Bet cik mums ir blogeri Latvijā, kas YouTube'ā jau liek, piemēram, pat sopi video, ja? Man tas, ka, nu, ko es uzfilmēšu katru nedēļu, ka es vienu dienu no labās puses piecērtu, otru dienu no kreisās, viens un tas pats asarīts, viens un tas pats āliņķis. Nu, man tas ir vienkārši, es saku, nu jā, man liekas savādāks bišķiņ kontents. Nu, tādā ziņā. Un es tikko iedomājos ar tiem video, ko tu šobrīd būvēji ar laivu, tā kā tu visu faktoloģiski tā kā filmē, kad tu gribēsi pārdot to laivu, tu varēsi iedot reku skaties 10 sērijas, kā es būvēju un cik es ieguldīju. Tu redzi? Arhīvs. Jā, arhīvs. Nu, šito es tuvākajā laikā nepaldu. Nē, nu tas tā. Nekad jau nezināt, kā visam savu cenu ir. Tā laiva ar stāstu nāks līdzi, un tev leģendāra laiva būs, ir jau, jā, un tā kā tas būs liecības. Nu, principā arī iepriekšējā, kas bija laiva, pa viņu arī bija vesela YouTube'ā uzfilmējām veselā sērija, kā es arī izstāstīju visu. Nu, kā es viņu uztaisīju un tādā ziņā, jā, nu... Jā, cilvēks var redzēt, kas lācītim vēderā. Īstenībā tur var galīgi no pašas nulles redzēt, kā mēs tur patiešām iepūšu krāsu
un tad no nulles kā viņi top. Nu, tādā ziņā. Paturpinot par to, par Aleksu. Es saprotu, gribu parakt dziļāk. Es arī gribu parakt dziļāk. Jā, bet, teiksim, ikdienā, kad tu saldu ej uz Mego vai uz veikalu, jā, tev uzsauc, Aleks, čau, vai tomēr Kristis? Aleks tikai uzvars. Tikai Aleks. Kā ir? Ja tu gribi paslēpties, tu nevari vilkt nekā. Nu, ja es staigāšu Aleks jakā, nu, piemēram, uz muguras Aleks rakstīts, tad, protams, tur kaut kā, nu, vairāk mums ir, vairāk atpazīst tāda jaunā paudze, kas ir tie puikas un tā. Bet tā citreiz forši brauc pa saldu, zin kā, man tur tas džips tāds īpatnējs bišķi, nu, tāds vecāks un tā, tāpēc viņi tur atpazīst varbūt to džipu vai kā, bet puikas, tu brauc, iet bariņš ar jauniem puikiem, visi uzmet ar roku, visi priecīgi, zin kā, ka brauc gan, nu, tādā ziņā, bet ja jūs domājat, ka tur mēmā kā slavenība un tur iet un tur visi klanā galīgi, tā nav, pilnīgi ne. bet dežūra pilsvēl viņa parakstiem autogrāfiem ir, jā? Tas man ļoti nepatīk darīt. Jā? Kā lai to izskatīt? Šito pastāst, lai cilvēki zina. Es esmu parakstījies un man ir prasījuši puikas, nu, piemēram, uz copas kastītes vai kā vai kas. Es kā cilvēks uzskatu parakstīties, nu, var Sandis Ozoliņš, kurš ir Stanley Kausu izcīnījis. Nu, teiksim, vēl tādi cilvēki, tādi kalumi, nu, teiksim, vai sportisti, tā vai, bet, ja man paša, nu, vai tas, ka es tiktu, kā es palicis pāris gadus, nu, tur kaut kādas humoreskas iekšā, jā, vai tas skaitās, ka man būtu paraksts jāprasa, nu, man tas, es tāpēc saku, man vairāk paliek nērti. Arī, ja puiki pienāk un paprast tur to parakstu, tad, nu, man tā bišķi nērti. Bet selfie uztaisīt var, jā? Jā, tādā ziņā, protams. Bet manuprāt, tu esi tīpaši runājot par jauniešiem. Tu savā ziņā esi viņiem elks, jā, un tev arī kaut kāda, manuprāt, tā kā, tev kļūst tā kā pienākums un atbildība, varbūt tā kā, nu, viņi gaida no tevis kaut ko, nu, nepiečakarēt. Es domāju, ka tev tā kā, nu, arī tu daudz ko viņiem labu māci, tajos video daudz ko arī stāsti pareizi, un viņi no tā mācās. Un es domāju, ka, jā, tur baigi tā novērsties no viņiem, tu nu, īsti nedrīkst. Nē, tur tā lieta, mums arī tas pats kontents. Ja mēs kaut ko filmējam, ja tur kāds sāk lamāties, saka, veči, stop, šitais mums jāpārfilmē, mums seko jauni čalīši, nu, jauni paudzi, ja? Es saku, nu, viņa mamma arī tam mazam puikam, nu, ja mēs tur sāksim trīsstāvīgos maukt vaļā, es zinu, ka būtu vairāk skatījumu un tā, ja mēs tur, nu, zin kā, bet, nu, tādā ziņā, jā, kad, nu, bišķiņi ir jāfiltrē, ko, ja tiem, nu, arī tas pats pa to YouTube, ko es saku, arī pa tiem pašiem video nav jau nekāda ienākuma no tā visa, vai ne? Teicu, tā vienīgā aldziņa ir tie laiki, vai ne? Un tad arī ir tur citreiz, nu, nav laika, bet jāmontē tas video. Es aiz cieņas pret cilvēkiem, kas man seko un kas gaida to video, es to daru aiz cieņas, aiz inerces. Ja tas ir sākts darīt, nu tad tas jādara, zin kā. Bet, nu jā, tur tādi ienākumi un tā, es ikdienā ar bitēm pelnam naudu un tur nav nekādas. Bet jāatzīmē šeit, tad mēs tieši aizkadrā runājam par to, kad Aleks pats montē savus video. Ne tikai filmē, bet arī montē pats. Nu, sākumā bija, ja var tā, jā, nu, sākumā bija man Haris, Apins Haralds, kas ir dizainers. Es jau viņu pazinu jau no hokeja laikiem. Man Haris uzzvanīja, viņš saka, man ir ideja, ka mēs varētu tādus video kaut kāds arī YouTube'ā palikt un ko. Viņš sarunāja Edgars Viklu, kas ir filmētājs, montētājs. Mēs atbrauc uz Rīgu, satikāmies, aizgājām uz kafēnīcu, sarunājām, ka taisīsim tur to raidījumu. Un jā, un te palika kaut kāda viena, jā, to pirmo sezonu mēs nomaucām, un tad otrā sezonā vienkārši palika tā, ka Deģum patiešām, nu viņam, viņš ir labs montētājs, viņš strādāja pirms tam Latvijas televīzijā. Viņam ir tik daudz darbi, ka viņi gāž rīpā. Es dabūju pats nopirkt tur tās GoPro kameras, iemācīties montēt. Neko, nu tā, jā, nu kā ir, tāpēc es saku, ja kādam arī par to montāžu, ja tur nepatīk vai kāda, sorry, es esmu biškops, kā sanāca, tā sanāca. Nu tādā ziņā. Tev viss tur sanāk tā kā vajag. Ja tev būtu savādāk kaut kas būtu cits rokraksts un tevi neviens nepazīst, kā šobrīd pazīst Aleks. Tā kā es domāju, ka tas viss ir pareizi. Varbūt arī. Tā ir, bet vai tev tas Aleks ikdienā kaut kādā brīdī nav izlīdzis ārā, tā kā, nu, nomāc Kristu, teiksim, kaut ikdienas gaitās. Nu, jā, es tāpēc saku, zinu, kā ir vienkārši tā, mani tuvie, tad es zinu, ka tas man ir
Ja mani sauc pa Aleksu, tad mēs esam paziņas. Ja mani sauc pa Kristu, tad es zinu, ka tie man ir tuvākie arī čomi. Man nekad, piemēram, mūsu makšķerēšanas komanda vai čaļi, ar kuriem es esmu uzaudzis, vai kādreiz kāds no viņiem man nosaukt pa Aleksu, nē, nekad. Viņi man vienmēr pa Kristu sauks, un lai kā būtu arī, tādā ziņā. Tas ir mums, kaut kā tā, jā. Labi, noslēgsim drusku par Aleksu personību, bet bija jautājums arī no skatījums. Mēs ik pa brīdiem iepīsim iekšā skatītāja jautājums, ko mēs šodien uzjautājām vispār patiesībā ar to video aicinājumu, un mēs atveram nelielu tādu Pandoras runduku, kuriem sāka birst ārā tik daudz jautājumu, ka nācās kaut ko filtrēt ārā un vai arī likt blokos. Bet paldies visiem, mēs super priecīgi par to esam. Un mēs esam apkopojuši diezgan daudz un iekļausim šajā sarunā. Bet pie šīs tavas personības viens jautājums ir. Artūrs Briņķis jautāja, kāpēc tev ir sauklis tikai uzvaras? Kā tas radās? Tā arī bija, tajā mežā mēs staigājām kaut kā, ar to Robi. Viņš basketbolists pa dzīvu. Kaut kā, es nezinu, tos ragus kaut kā, kad tu atrod, uzvar. Tā ir tā kā uzvar, uzvar, atkal, kārtējā uzvar. Tur ejam atkal kaut kā, tā, kas ir Aleks stilā. Tur tur kas? Uzvar, kā tev ko, tur kā šodien gāja, uzvar kārtējā, tikai uzvars. Tikai uzvars, tā aizgāja, principā, ja tā godīgi jāsaka, man liekas, arī Robis vairāk to izdomāja, to tikai uzvars nekā, bet tā tas mums, iegājās, un arī, ja kāds tur apvainojās, ir citi, kas saka, kā tev, bet tu taču neesi Latvijas čempions, lai tu, tikai uzvars, vai ko, es saku, veči, tas piedūriens ir, vienkārši, tas nav jāņem pie sirds. Tas aizgājis kā mirkļi birka. Jā, apmēram. Bet arī varam vēl paturpināt ar jautājumu. Es varbūt to nākamo varētu paņemt uz sevi. Līga līdz jautā. Kaimiņiene. Vai kaimiņš Krists nav plānojis būt arī aktieris? Neuzņēma tajā gadā pēc vidusskolas. Bet te ir arī piebilde. Pirmo viņa tēlojumu redzēja viņa 12. klases Gredzena balss iestudējumā. Tas ir diezgan pasen, bet tagad viņa mazie iestudējumi kā Aleksim ir tik baudāmi. Man jau pirms tam jau skolā, man vienmēr ir paticis tā kā, lomās kaut kādās un ko, un tad, tā kā sanācis arī bišķiņ, un, tajā gadā neuzņēma. Es būtu gājis patiešām pa aktieriem. Mēs arī, viņiem kaut kā ir, viņi vairāk, pa vairākiem gadiem tikai kaut kad uzņem kaut kā, un kā, un visi gāja uz to. Es neatceros, kas tā pakad. Kaut kur. Jā. Okay. Par to spoles griešanu arī bija jautājums, bet mēs noskaidrojām, kāpēc. Tāpēc, kad bērnībā nebija cits spoles kā ņeva un bija jāgriež kā jāgriež. Un tagad, ka griež, tā griež. Klau, bet es tomēr gribu vienu jautājumu vēl noslēdzot. Teiksim, tu kā Aleks, Crazy Fisherman un kā Krists, mēs runājam par tiem bērniem, kas tev, ne tikai bērni, pieaugušie, visādi tev seko līdz auditoriju. Tev pietiekami plaši ir to redzēt arī pēc followeru skaita dažādos sociālajos tīklos. Kā tev liekas, kas ir tas message vai tā ziņa un tas sausais atklājums, ko tu iedod savai auditorijai? Vai gribētu? Es ceru. Vai vai vēlētos? Es ceru, ka es iedodu to, ka arī tiem puikiem un tā, cik forši ir pie dabas. Vienalga, ko mēs darām, vai mēs ejam meklēt ragus, vai kā mums ir pirmkārt cieņa pret dabu, otrkārt mēģinām, visam ir jābūt drošība, pirmajā vietā, cieņa, drošība, un tā pavadīt labu laiku. Var arī spēlēt volejbolu un arī super, ne tā, vai futeni spēlēt. Jebkas pie dabas ir baigi forši. Man tā liekas vismaz. Un tad tas ir tas arī, ko es mēģinu tiem jaunajiem cilvēciņiem, lai viņš nesēd skateparkā aiz rampas un nedzer aliņas tur, bet viņš ir, man liekas, ka tā pati cope, viņa, tāpat kā saka sporta veidi, viņa mazo cilvēciņu to aizsūt sportā, tas viņu disciplinē. Tā pati cope, tam puikam iemāc to, ka viņam no rīta jāceļās. Zivis uz tevi negaidīs. Tev ir jāpieskaņojās. Nevis, tā, kad es piecelšos, tad es aizbraukšu. Viņš sākumā tā dara, bet tad viņš saprot, pagaidi. Viņam sevi ir jāieliek kaut kādos, viņš vairs nevar tur iet vakarā, viņš zina, ka viņam miegs nāks,
ātrāk iet gulēt, un tā, nu ne jau uzreiz, kad 9 jāiet gulēt, tas tā domāts. Bet, nu, tādā ziņā, jā, kad, nu, galvenais visu arī, jā, tā pozitīvi uztvert cieņu pret dabu un tā kaut kā. Vai tu esi saņēmis arī kādas atsauksmes no jauniešu bērnu vecākiem par to, ka tu esi viņus tā kā ievirzījis? Jā, tas gan, jā. Paldies, tas tur novērtē viens otrs, jā, ir atrakstījis. Un tā patiešām, jā, kad var redzēt, puikiem arī ir. Tur arī, nu, puikas, cik es varu, es paņemu tur uz copu līdzi vai kā tos kaut kāds tur, nu, puikas un tad arī pa tiem, nu, visādi ir tā, kad ir viens otrs, kas tev atbrauc, ja, tu jau redzi, viņam galvenais ir būt pie TikTokera laivā un parādīties video, viņš ir bijis pie TikTokera. Protams. Bet tad ir otrs, kad tu redzi tas puika, viņam patīk tā copa, viņš pilnīgi mirdz, ja? Viņš skatās tev uz rokām, un tad ir, piemēram, tur, zini, es saku, vecīt, kas tev tas tāds tur ir uzlikts, zini? Bet tev tajā epizodē tur, apakaļ tur, tu tādu rādi, es saku, brālīt, tas man pirmais pie rokas bija, tāpēc es uzliku, nu, es saku, tā jau viņš nav labs nemaz, ja? Bet tas cilvēks, viņš es tāpēc saku par to pašu lamāšanos un visu, jā, tas cilvēks, viņš skatās, jā. Piemēram, jā, tā ir piefiksētās niansītes. Es atceros manā, nu, ka es, piemēram, augu tad, nu, pa copi, jā. Nu, cik bija tie raidījumi? Nu, Mārim Oltem. Nu, es gaidīju, jā, nebija vēl tāds, piemēram, tas YouTube arī bija jauns, parādījās, jā, tur kaut kādi. Es atceros gāju Copis lietas LV, tur bija vecie raidījumi šitie ten, kur es no tiem čaļiem arī, zin kā, uzaugu arī skatoties, un tad bija tā, kā aizbraucu sacensībās uz laipas. Tu skaties, man jāsacenšās tagad ar čali, no kura es mācījos, katru mezglu skatījos, bet tās epizodes jau viņas jau arī bija 10. Brauc asaros, skaties vienu un to pašu, 16. reizi tu jau no galvas, es pārsvarā viņas no galvas. Zin, tur. Bet es pieļauju, ka mēs šeit visi pie šī galda esam auguši, mācījušies ar tiem raidījumiem, par ko šobrīd tur runā. Viennozīmīgi. Oltem Mārim arī, nu tāpēc es saku, jā, tādas, es tur cenšos, nu tagad arī būs drīz tur tā makšķerēšanas izstāde, tad es saku aizbraukt, tur, teiksim, arī tur laivu taisa, būs iespēja dzīvē cilvēkam apstīties gan to laivu, gan man satikt, zin kā, kas seko un skatās līdzi, jo mēs tā domā, man būtu piedāvāts kādreiz Māru Olti, piemēram, aizbraukt, viņu pat tikai satikt, jā, ka es biju mazāks. Man vienkārši būtu, tas bija viss, ko, nu, es, piemēram, tur redzēju viņu pa gabalu, kā aiziet, nu, man bija, es aizgāju mājās un stāstīju vecākiem, ka es viņu pa gabalu tur redzēju. Tagad, jā, daudz ko arī Mārs var mācīties arī no tevis. Nē, nu tā jau var, nezinu, kā katrs jo laiks mainās, kaut ko jau viens no otra var paņemt, tieši tā, un... Tagad jau vispār, liekas, tie viedokļi līderi tad palikuši tuvāk ar tiem sociālajiem tīkliem. Tad kā var pilnīgi atsakot viņu dzīvi. Zināt, piemēram, protams, kurš nezinu. Es viņus no galvas zinu. Es tev pat nemāku pateikt, cik. Es vienu brīdi uzliku, man tā labāk bija aizmigt. Ejot gulēt, ka man meitene arī zināja, ka viņi zināja, lai es aizmigtu, uzliek YouTube'ā Jukons skartos, tur sāk tā indiāņu mūzika skanēt, es esmu mīgs, tas tā mīļi bija, jā, es zinu, ka man meitene vienkārši pienāca, uzliek uz telefonu kaut vai, viņi noliek man blakus, viņi zina, ka tad es smukā aizmigšu, tas tā baigi forši bija, jā. Labs. Turpināsim drusku par Aleksu, bet drusku... Nākošā evolūcija, tev tika pamanīts, tu jau bija auditorija, tu kļūsti interesants kaut kādiem sponsoriem, tu kļūsti interesants kaut kādiem veikalniekiem. Vienu brīdi tu biji vienā komandā, tagad būs, nu, vai sponsorēs no viena veikala. Jautājums nākošais, kā kļūt Latvijā par sponsorētu makšķernieku? Vai tas vispār kaut kas ir reāls un vajadzīgs? Un kā es, piemēram, es arī tagad makšķerēju, piemēram, gribu būt labs makšķernieks, lai mani pamana, un es gribu, lai man sponsors būtu. Ja? Teiksim, tur ir, par šito es atvainojos par to vot. Droši, jā. Un ko sagaida sponsors šajā gadījumā? Tev ir pieredze gan no vienas puses, gan no otras, ja? Un tā kā tu varbūt var pastāstīt. Mēs sākām sporta makšķerēšanu, arī startēt, piemēram, Predator Cup Rīga, ja? Latvijas kausā arī mēs sākām startēt, nebija tāds Aleks savu. Nu, vispār, nekāda sakara. Bet mēs jau uz pirmajām sacensībām, kad ieradāmies, mums jau bija 7-8 sponsori. Oho. Un cilvēki nāk, kā tev kā jums tie sponsori, tā ka tev būtu kā ko? Es saku, bet veči jāiet un jāklavē. Tev pašam ir jāsaņemās, tas nav forši.
iet prasīt kādam vai ko. Vēl pie tam mēs esam jauni čaļi. Mēs piedalāmies sacensībās. Mēs no 60, no 30 ekipāžām mēs braucam ārā 28. Ko es tev kā sponsoram varu pateikt? Vecīt, klausies, es tur pa pakaļ galvu tur ņemos, jā, varbūt tu vēlies man naudiņu iedot vai kā. Bet arī pa to, un tu aizēji arī pie tā sponsora, un es vismaz tā, ja ir iespēja, vai var kaut ko iedot, un tā tad, kas tas ir? Ja tas ir uzņēmums, kas ražo, piemēram, mums bija Nord 66, ir tāda firma. Jā, protams. Viņas saldu taisa, tur kostīm, ko mēs aiziem pie viņa, es saku, varbūt ir kaut kāda iespēja, ka varētu kaut kā, pasponsorēt un ko. Viņi saka, viņi naudiņu nevar iedot, bet viņi mums var te krabju zvejniekiem, tie oranžie kostīmi biezie, kas ir. Viņi taču kosmos maksā, viņi speciāls pasūtījumu taisa. Viņi mums iedeva visai komandai, katram tādu to kostīmu. Tas ir, saprot, ka tev nāk virsū, piemēram, kaut kāda, man viņš visu laiku laivā stāv. Ka nāk virsū tāda laikapstākļa, ka tu redzi, tas nav... Jā, tev vienkārši, tieši tā, uzvelc viņu un sēdi. Tur gan tu vari atomkarā sēdēt. Viņš vienkārši, bies, tev būs silti un tā. Tas pats atkal aizēja pie kaut kāda cita. Nevajag jau obligāti būt tam uzņēmumam, piemēram, pat sopu saistītam. Es aizgāju tāpat pie būvniecības uzņēmuma, pie Kaspara. Es aizēju, es Kasparam prasu, ko tu varētu, piemēram... Tur var minēt, jā, var minēt nosaukumu. Nē, es saku, KB būvnieks bija, piemēram, nevis bija, bet ir vēl joprojām, un es aizēju pie Kasparas, paprasu, kā varētu, varbūt degvielu kaut kādu norakstīt. Zin, kā tiem uzņēmumiem, ja viņiem ir kaut kādas tur degvielas kartas, un kā viņš saka, nav problēmas, iedot to, un tāpēc es saku, mēs aizbraucām, mums bija pat treniņos, pat tā visur, degvielu, tā, es jau, galvenais ir tas, ka cik var iedot, tik var iedot, nav jau, jāuztaisās, tev tā kā es teicu, ko es varu aiziet, tur viens uzņēmums liels, kas auto kāda, piemēram, man viņš ģimenē ir māsai, vīram, tēvam pieder, māsas vīra tēvam, un arī viņš strādā tur, un zin kā, un viņiem arī mēs paprasījām kostīmus, vai var kaut kādas, Man jau vienalga, kāds tas kostīms, bet mums vismaz visiem būs vienādi viņi, vai ne, un kā, un ja viņš arī bišķi laiž to ūdeni garām, tā bija, pa tādu naudiņu viņš tāds ir, neviens tev, nedos 100, piemēram, ja tu nekur neparādies, tā kā es teicu, tu tur izbrauc, tā kā pēle ārā, pazemots, zini, tu tur izbrauc pa nulēm, un tagad es iešu pie, un tai pašā nākamā gadā, es arī, mēs esam nostartējuši tagad pa 28. vietu, no 30. Es nākamā gadā eju pie tās paudzes. Man atkal viņam jāprasa, bet viņš paskatās to rezultātu. Zini, vecīt, man baigi interesanti nav. Tādā ziņā. Kaut kā. Bet var, bet ir jāiet un pašiem jāklauvē. Neviens tavā vietā, neviens to. Un, Nē, tur, teiksim, es gribēju to pašu klauvēšanu, tur vajag kaut kā varbūt izvērst vairāk. Ko nozīmē pieklauvēt pie sponsoru durvīm? Kā tu to redzi? Tas ir kaut kāda... prezentācija vai pārliecināšana, vai sales pitch kaut kāds tur. Tas tā arī ir. Tu viņu vai satiec kaut kādu, vai tu viņu satiec kaut kādā pasākumā, vai kaut kādu, daudz maz tie jau ir, caur paziņām. Tu tāpatās, viņi jau zina, ka cilvēks. Sākt jāsāk par paziņām, jā, kontakti kaut kādi. Tieši tā. Un tad tu pie viņa aizēji, tu izstāsti to savu ideju, un viss, un cilvēks tev pasaka, vai tu esi interesants vai neesi viņam interesants. Teiksim, vai viņš gribētu, ka tur parādās vai kā. Cik es saku tam makšķerēšanas sportā, arī tagad, piemēram, ko es varu iedot tam sponsoram? Uz laivas uzlīmēt viņa novelceni, ar viņu uzņēmumu. Tā ir baigā reklāma. Diez vai celtniecības uzņēmumam, vai tā ir reklāma, kad viņš būs uz copes laivas, piemēram, es nezinu. Zini, kā smejas vai nesmejas, bet cilvēkiem iesaižās atmiņā, tīpaši, ja te bieži rāda, vai arī pats sevi rāda, cilvēkiem iesaižās, kaut arī to apzināti tā kā nepušo, viņš nosaižās. Bet man jautājums būtu, ko tieši tas sponsors gaida? Tas gaida, protams, viņš grib, lai viņu vairāk redz. Tas vairāk, bet vai vēl kaut kādi nosacījumi ir bijuši jāparādās, cik reizes kādā video vai, tā kā... Tās jau tad ir ar copas uzņēmumiem. Tas jau ir tad ar veikalu. Ja tu atrunā, teiksim, tur arī ir epizodi, es braucu tad pie uzņēmuma, viņš man iedod kaut ko tajā epizodē, kaut kā ko, un tad man ir, tad arī ir tā, es jūtos parādā, man taču ir līguma nosacījumi jāpild. Tieši tā, tu arī mēs varam pat neparakstīt to līgumu vai kā, bet šā vai tā, tev ir, kaut kas tev pretī ir jādod.
Un cik tu vari, to es tāpēc saku, ir tā, kā ir brīžiem, tur arī tiem pašiem video, tur YouTube'ā tie skatījumi, tur ir pāris tūkstoši skatījumi. Būsim godīgi, tie, kas filmē tur no Liepājas pa bembjiem, to apskaties, 60,000 skatījumu pāris dienās. Ja? Viņi tik vien dara, kā sit bembis pa grābjiem. Katru gadu vienu un to pašu. Ja tu to laivu katru dienu slīdzinātu, tad droši vien arī. Viņš dārgāk izmaksāt, bet tas tā. Bet tie skatījumi ir diena pret nakti, un tu tādu uzslēdz, un tu saproti, viņam iedod sponsors kaut kā, un viņš tur parādās un kā, bet šeit vajag. Diemžēl cilvēkiem patīk tās destruktīvas lietas. Es tāpēc saku, es esmu vienmēr bijis pateicīgs, vienmēr arī būšu cilvēkiem, kas, es arī, ja man prasa, un es varu palīdzēt, es vienmēr palīdzēšu, cik tas ir iespējams, vai tas ir to pašu, mums arī prasa sacensībās, piemēram, tas pats medu, mēs uzņēmums, tēti, medu, balvās. Forši paņemam, iedodam mēdu, kādu vainu, zin kā, bet ja cilvēks tev paprasa, kā tu vari, atteikt, bet tad paprasi. Neviens jau tev neies un teiksim, nav jau tā, ka tev man tagad zvanīs. Ja godīgi pa visu šito laiku, par šiem gadiem, es pašam uzvanījuši tā uzņēmumus, 1, 2 varbūt, ir tā, zin kā. Tu vari pamest kaut kādu, man arī dikti nepatīk tur, teiksim, nezinu, tur visu laiku lūgties, kā tur pateikt. Bet, bieži vien jau tas reklāmdevējs vai potenciālais sponsors nezina tādu iespēju, vai arī kā tev tie nosacījumi ar kaut kādi ir, bet tas viss jāplaiž zāra. Saka, es atvēru sadarbībai. Piemēram, šobrīd tu vari pateikt, ka tu atvēri sadarbībai, ja es jums interesēs, mēs varam izskatīt. Jā. Eku Milu Kofiju, piemēram. Vat šitais Čalis Armāns. Viņš jau man pirmajā gadā, man jau uzzvanīja, sarunājām. Jā, man dod kafiju un tā. Man taču nav grūti, cik es varu pareklamēt tur, teiksim, pretī to, bet atkal es saku, tur man ir brīžiem, es saku, par tiem mazajiem skatījumiem tādi nērti, bet atkal no otras puses, tur varbūt ir 2000 skatījumi, ja? Bet tā ir tā auditorija, noskatās tie, kuri ir vajadzīgi tā auditorija. Teiksim, tas ir tas, ko es gribēju arī teikt. Tad nevajag, man liekas, Latvijas tirgu arī pie tik mazas auditorijas, arī pie tik mazas skatījumiem, kaut ko no kā baigi tur baidīties vai nievāties, jo ideiski iespējams, ka viņi ir tik konsolidēti, viņi ir tik uzticami tā auditorija, jebkura lieta, ko tu ieteiksi vai rekomendēsi, iespējams, ka viņu vēl nostādās daudz vairāk nekā, ja tev tur būtu tik tā kā 50,000 skatījumi, kas būtu tīrs ūdens. Ja. Bet tie, kas tev ir, varbūt tie uzticamēji, es arī domāju, mūsu copas frekvencē, tie, kas mūs skatās, tie, kas ir redzējuši mūsu epizodes, tā ir ļoti uzticama auditorija, un viņi labi savā ziņā konvertē uz kaut kādām citām lietām. Ja, ko mēs varbūt ir cilvēki, kas tev, piemēram, ir tādi cilvēki, kas tev seko no pirmās dienas, ja, lai ko tu darītu. Lai kāds būtu tavs video, vai izdevies, vai neizdevies, vai tev sacensībās ir gājis, vai ko, ir cilvēki, kas tev vienmēr atbalstīs. Un tas ir baigi forši, tas ir patiešām, tu ieej, ja, nevis tevi nokapā tur zem epizodes, bet tu ieej un tu lasi, un tur cilvēki, lai kā tev būtu, tu pats ieliec epizodi, man tā ir bijis, ieliec un pats domā, gan es uzlaidu lūnu, tā baigi ātri samet kopā, un ko tu ieej, bet tiem cilvēks, viņš saka, super. Viņam atkal bija ko pastīties. Jūs jau zināt, kā ir vakarā televizorā, vai ir ko pastīties. Ģimene burkā. Saucās. Gaugs no tās sērijas, jā. Mēs te pilnībā saprotam, mums ir līdzīgs stāsts. Mēs esam ļoti priecīgi par uzticīgiem arī mūsu skatītājiem, kas skatās un komentē un raksta ne tikai publisku komentārus, bet arī pat privāti raksta par kaut kādu atsauksmi. Mums tas ļoti tā kā noder nākošajās epizodēs, lai mēs zinām, ko uzlabot un tā tālāk. Objektīva kritika vienmēr ir vajadzīga. Tā es teiktu, man ir vislabākā, kas ir. Man pašam ļoti, ļoti patīk. Mēs ar to ļoti novērtējam, ka tāda mums ir. Tāds bija viens čals, bet tas viņš jāpiemīt, viņš baigi labais. Es ieliku sākumā tās pirmās Aleks epizodes, vispār bija telefonu. Galīgi sliktā kvalitātē. Ieliek kaut kādu samontētu to video, viņš drausmīgs. Viņu pat pastīties nevar. Viņš tā arī saucās, man liekas, epizode Bardaks pie Aleks laivā. Un tas čals noskatās. Un viņš uzraksta godīgu komentāru. Viņš saka, godīgi, vecīt? Jā.
Boigais sviests. Nosmījos, bet principā no mana mūža ir izdzēsta pusstundā. Nu, un teiksim, jā. Un tagad, lai kādi būtu tie komentāri, paiet vēl viena epizode, nākamā epizode, viņš ieraksta. Tu zini, jau bija tā, kad, tā kā es jau, tā kā, višķiņ jau tā kā piedūros bija, ko kas, un tu tagad riktīgi centies ar visiem droniem safilmēt, ko kas, un ieliec to epizodu. Un tu redz, ka tieši tas čalis, kurš tev godīgi pateica, viņš ieraksta komentāru. 10. Šeit viss ir kārtībā. Saprot, viņš no pirmā video, viņš nepatīk, bet viņš turpina skatīties. Tas, ko es gribēju teikt, kad tu viņu piesēja ar to pašu bardaku jau. Tas ir pilnīgi ok. Bet viņš godīgi tev uzrakst, viņš saka, vecīt, šoreiz bija ok, un viss, tas ir baigi ploši. Jā, bet viņš objektīvi, tā, kad tu saki, jā, tas nav tā, ka tev vienmēr sitīs plauks. Nevar pilnībā visiem izdabāt, un tas ir normāli. Un tas arī nav vajadzīgs. Jā, tad ir, es saku, sacensībās arī tā īstenībā, tev atbalsta, piemēram, tie cilvēki, tev sekotāji sūta novēli, jā. Un tev pirms tā starta, jā, tu skaties, tev atsūta 35 cilvēki, atsūta, messages, kad tev nav laika pat atbildēt, zin kā. Un tad tas arī tā ir. Tu iekšēji domā, ka viens tie cilvēki domās, ka tu esi kaut kāds plātīzers vai kaut kā, ka tu neatbildi. Bet tas tā, tādā ziņā. Kāda atbildības sajūta, jā? Jā, kaut kā. Tu mēģini tā kaut kā. Tā, un es gribētu teikt, kā Aleks versus Kristus vai otrādi bloku ar jautājumu no Armanda Vingrovska. Vai Kristus ir domājis par savu skatuves vārdu transformāciju, evolūciju, respektīvi pārmaiņām? Šeit kā piemērs minēts, vai ir plānos, kas līdzīgs kā Aiša tapa par Aju Andreju? Vai Aleks pārvērtīsies beigās par Kristus spēlēm? Jā. Es domāju, ka nē. Ir. Aleks ir, Aleks. Kāpēc tur kaut ko mainīt? Aleks Ito vai Aleks Ono vai kaut kā. Tur nepakaļ uz Kristu aiziet. Piemēram, es domāju, tas tā muļķīgi bija tie paši dziedātāji, kas mums bija Gustavo, jā. Asta Rulsmirus vai kā viņš tur bija. Vājprāts kaut kāds. Priekš kam tas bija vajadzīgs? Gačo. Gačo ir gačo. Kāds mēsa kaut kāds? Kāds sakars vispār? Kāpēc tev sev jāpār? Tādā ziņā, es nezinu. Ja tev jānoslēpjas no kāda, tad tas ir savādāk pavisam. Tur bija jautājums par nākotnes plāniem, bet es iepīšu viņu tagad iekšā. Vai tu, 50 gados arī redzi kā Aleks? Tas ir. Saka. Katrs paliek vecāks. Tu tā lieta. Nāks ratu, kurš paliek. Jā, Māris Olta, piemēram, viņam, ka palika pār pa 50, ir viņam pār 50. Jā, vai tad viņš pa jūri pārsaucās? Tad viņš startēja kā Māris Olta. Jā, viņš vienmēr ir bijis. Māris Olta viņš ir. Jā, viņš varbūt nebūs Mārīts dažiem. Jā. Viņš būs vienkārši Māris Olta, to mēs nezinām. Vairāk tas ir, tādā ziņā, kad Krists ir Krists, sacensībās arī ir Krists. Ja mēs runājam par sporta un tā, protokolos un tā, tur visur ir Krists. Ja mēs taisam kaut kādu smieklīgu video vai ko, tad mēs uztaisam, tas ir Aleks, tur kaut kā vai tā, tādā ziņā, bet vai viņš būs vēl 50 gados, domāju, būs, kāpēc nē? Patreiz tu nejūti to, ka tu varētu kaut kā sev transformēt, tev nav nepieciešamības. Paišu palikt negribu. Prāju. Jā. Bet no šitā bloka mums vēl viens jautājums, kas kaut kādā veidā mēs jau viņu tur pārklājām par to, cik ilgi pagāja, kamēr izveidoja Aleksu. Mēs jau noskaidrojām. Mēs to noskaidrojām, jā. Tā kā Sanda, mēs jau to noskaidrojām. Tur viss ir skaidrs. Jā. Starp citu, pieminēšu skatītājiem, klausītājiem, kad šie jautājumi, protams, netiks atstāti neatalgoti. Vismaz viens. Un interesantākais jautājums saņems balvu no mums. Cepurīti. Sarkano vai melno? Sarkano saņems personalizētu. Varēs arī melnu saņemt, starp citu, ar savu vārdu, uzvārdu. Sānā. Sānā, mēs varam parādīt piemēru, kāds izstāsta. Iepriekšējā balva, ko saņēma Pēters Priediņš. Bet
Viņam Viņam galva bija izrādījās lielā galva drusku mazāk, un Jā. viņam nācās pamainīt cepuri, bet palika cepura šī. Tā Jā. kā, Cepuri pa lielu, nevis galvu pa lielu. Nē, cepuri par lielu. Tā kā, ja mums kāds priediņš skatās ar lielāku galvu, Vai Pauls. nocenot cepuri. Bez komentāru, jā, bez komentāru. Jā. Tik pie cepuri. Droši raksta. Rakstiet zvaniet. Nē, patiesībā, ja tāds tiešām ir, viņš saņems par velti. Meklējam Starp citu, priediņu jā. ar lielu galvu. Meklējam priediņu ar lielu Priediņš, galvu. to var Jā. aizkrāsot cietmā. Nevaram uztasīt par R vai P, bet Jā, var pielabot. Briediņš. Mēs Jā. visādi varam palabot. Respektīvi, ir viens eksemplārs pieejams. tā kā droši sazinies ar mums, ja tāds esi. Jā, Ui, labs. šis bija labs, jā. Labi, ejam prom no Aleksa bloka, pievērsīsimies Krista ikdienai. Krista, tev ir ģimene, kā tu apvieno visu darbus, bišu, kā viņi sauc? Biškopībā. Biškopībā, bišu drabā. Dramniecībā? Ar copu vispār. Tā kā tu daudz filmē, daudz brauc, kā Jā. mainīgi to saprot. Tā ir, tāpēc es saku, tur arī, TikTokā, zin kā, ieliek tos video pa copu. Bet var taču vienā vakarā uzfilmēt uzreiz 5 tos video, vai ne? Tas, ka es viņus pēc tam strādājot pie bitēm, melnu muti, lieku iekšā, nākamajā dienā es ielieku to video, un tur cilvēku, tu visu laiku copē, un kā? Nē, tas ir safilmēts vienā dienā, un ir kā ir ar tiem laikiem. Jā, vasarā, tāpēc es saku, nesanāk tur tā sporta copa, gribētu vairāk pievērsties vai kā, bet diemžēl nesanāk laika tam. Tad pie bitēm ir jāiet... Bitīti ir tāds dzīvnieks, kas ir jāapkopi, viņai jādod darbs. Ja tu bitei nedos darbu, tad sākās auzas. Ja? Viņa ir tāds dzīvnieks, kurš kā pieceļās, viņa kā piedzimst, 30 dienas vienkārši mauc, un tad aiziet tai saulē. Ja? Bet tās visas 30 dienas, ja kāds domā, ka tur pa nakti kaut kur strops guļ vai kas, tās pilnīgs muļķības. Viņām pa nakti vienkārši ir citi darbi, ko viņas izdara, un līdz rītam viss ir baigi forši. Tādā ziņā. Tiem, kas varbūt nezinu, Kristis ikdienā nodarbojas ar biškopību, aizkadrā minēja par 700 stropiem, jā? Daudz ir, jā. Jā, tas ir, tā kā man diezgan grūti salikams, kā to visu varam menedžēt, bet jā, ja kāds grib garšīgi med, to var griezties pie Krista. Tā ir, vasarā, jā, es tāpēc saku, ir tādi momenti, ka mēs tur, ka medus jāņem nost, tad tādas brīvdienas pat nedomā par tādām. Ko tu ziemā dari, kad bija... Mums, tāpēc saku, ir tik liela tie apjomi, ka man ir visu gadu, ko darīt. Es vasku kausēju rudenī cilvēkiem, piemēram, arī mums ir tādi aparāti, kad cilvēki atved man savus, ja tā var teikt, sūdus no bitēm, kas visi ir maisos, ja? Un tad es izspiežu tādus lielus 40 kilogramīgus tādus ruļus tājas. Es tur rudenī kāds 5-6 tonnas izkausēju tā vasku cilvēkiem. Bet tas man arī ir. Es sāku septembrī, pārpa decembri, jā, janvārī es tikai beidzu tur ar to, teiksim, ar to vasku, un tad tagad arī, mums ir 10,000 rāmīši man jāatstājas uz sezonu, piemēram. Tie rāmīši, jā. Viņiem ir gan tur stieplīts jāiever, gan vasks jāiekausē, jā, tas viss ir... Kādam tas jāizdara. Tad mēs braucam un strādājam. Šodien arī taisīja rāmīšus visu dienu. Kāpēc mēs neesam, es atvainošos, ja es kļūdos, bet kāpēc mēs neesam redzējuši kādu live streamu par bitēm? Man ir TikTokā, es YouTube'ā neatradu. Nē, YouTube'ā es gribēju pagājuši gadu uztaisīt. Visam nesanāk laika. Ir arī man kompī stāv vismaz kādas 3 epizodes, piemēram, kas ir safilmētas, nolikt mapīt. Man nav reāli viņām, kur ielikt viņu pa vidam. Tur arī man puikas atbrauc uz copu, foršu epizodi vasarā. Tā viņi arī stāv tai mapītē, diemžēl. Man nav, kur viņu iemest pa vidam. Es tā jau katru nedēļu lieku tagad uz video. Jo es esmu tikai netieši dzirdējis par bitēm. Man liekas, tas viens no interesantākajiem dzīvniekiem vispār, kas ir. Kukaiņiem precīzāk, vai kā? Dzīvnieks vai kukaiņas precīzi? Radība. Viņiem ir smadzenes. Viņiem ir tikai instinkti. Jā, un... Tu neko neiemācīs. Tev vienkārši jāizprot viņas, bet principā ir, baigi interesanti. Īstenībā ir tāds, tur mēs varētu stundām runāt. Jā. Kāds process notiek, vai prāt? Tur bija arī jautājums, starp citu, no Kaspara Zvaigznes, laikam, kas sāpīgāk
Dzeļi, laikam, kas bija. Es gribēju... Nē, no kā vairāk caurumu, man liekas. Jā, no kā tev vairāk caurumu, no āķiem vai no bitēm? No bitēm. Koži, tur rudenī, teiksim, vidēji tev 11 bites dienā iekoži. Teiksim, cilvēks ir, tev vairāk nepāmst, pie tā organisms pierod, bet pie sāpēm organisms nepierod. Un, ka ielaiž aiz naga, piemēram, trāpu vai kā, tad ir tā, zikā, tev tas strops ir vaļā, un tas tev arī disciplinē. Man sākumā bija, es saku, pirmos gadus, zikā, tev tur, tu esi uztaisījis bardaku, viņas tev sāk kost. Jo ilgāk tu tur ņemsies, jo viņas paliek agresīvākas. Iet viss pa gaisu, es nelaimīgs saku, Fāters pienāk klāt, viņš saka, bet pagaidi, tu jau to savārīji. Tiec galā. Aha, Tā tu arī tur, zin kā, asars acīs, tev tur ir sakosts viss no vienas vietas, jā, bet kaut kā iemācies ar laiku, jā, viņas baigi jūt, vai tu esi pārbijies vai neesi. Es šito gribēju tieši prasīt, ka viņas jūt. Viņas vispār pat atpazīst savējos, ja godīgi. Jā? Ir tā, jā, kad ir tādas, piemēram, dravas. Vienā dravā drīkst būt 24 stropi, jā, vienā vietā. Un tad rādījus apkārt ir 3 kilometri, viņas tiek ar to galā. Tad mums kartē tā arī ir pa 24. Lai apbraukātu viss, gandrīz 200 kilometri. Lai apbraukātu viss. 200 kilometri? Jā. Daudz. Olī, guacamolī. Tas ir tāpēc, ka tev ir jābūt tam rādījusam. Tā ir lielākā saimniecība bišķi Latvijā? Tur arī mums rajonā ir pat, tur ir pat vairāk čaļiem. Un saldus vispār ir tā, ka tur ir pilns ar biškopiem. Tādi, tā ka mēs tur vēl ir daudz, un platajā galā ir tā kā... Jā? Bet Kā nebija palaidis garām, ka tik daudz bites biškopu Latvijā. Un pabeidzot pa to, jā, pa tām dravām ir tā, ka ir vairāk sanāk, pie kurām es pieeju pie tām bitēm. Un tad tētis pie citām novietnēm. Un es kā aizbraukšu uz to novietni pussezonā, riktīgi atraušos. Viņas tā kā pazītu. Es nezinu, kāpēc tā, vai tas ir varbūt mums tā psiholoģiski tik liekas. Es nezinu. Klausies, ja tu tagad gribētu taisīt jaunu YouTube kanālu par biškopību, kā saktos tavs kanāls? Jā. Alex Honeyman. Jā. Horny Honeyman. Alex Horny Honeyman. Klau, bet runājot par Alex Honeyman, te ir jautājums arī no Artūra Zabora. Čau, Artūra. Artūra Zaboru mēs pazīstam. Kāpēc neesi precējies? Vai tiešām tāpēc, ka sieva traucē copēju? Nē. Ģimene ir šā vai tā. Es to vienmēr arī uzskatīšu. Ģimene ir pats svarīgākais. Tur copes, zīvis pagaidīs, lai kāda būtu zivs izmērs vai kā, jā. Man, diemžēl, pašlaik vēl nav, paveicies, ka nav vēl sieva, bet es ceru, ka būs. Sīkos arī es gribētu tā, ka acīs cērtās skatos, ka citiem ir un tā, bet es ceru, ka būs viss situācija. Procesā. Meitenes. Jā, viss atnāks visam savs laiks. Meitenes ne tikai sponsori ir gaidām, bet arī... Jā, saimnieks meklēs jau. Biškopis meklēs. Jā. Devi no saimniecība. Tieši tā. Mans meklēs jau, jā. Šo te stropāju karalieni, meklē savu karalieni. Jā. Bet tu nebūsi trans, jā. Trans vispār ņirdzīgs. Viņš nemāk nekost, ne pats paēst, viņi pat baro bites. Paga, kas bija trans? Vīriešu bite. Es sapratu, jā. Jo viss pārējās ir meitenes. Viss arī darba bites, tās ir meitenes. Un tie ir tikai čalīši, kuram, principā, viņus audzē tikai bites stropā siltumam. Piegulētāji. Viņi ir lieli, viņi notur siltumu, ja? Un rudenī visus vienkārši paņem aiz škorņiku un izmet ārā no stropas. Ziemā nepaliek neviens trans. Nopietni? Jā, tajā stropā nepaliek. Visus vienkārši, tas diezgan drausmīgi. Tu pieeji rudenī, skaties augstumā, sievietes visas iekšā siltumā, čaļi nevienu nelaiž iekšā, viņi tā arī visu tur nosals. Šo faktu es nezināju. Wow. Tas tā forši, jā. Bet viņš nemāk nekost, neko, viņš ir milzīgs, salīdzinoši, bet paņem rokās, viņš tev neko nevar izdarīt. Neliederīgs, brāt. Vienam no cik tūkstošiem būs iespēja apsēklot māti. Jā, vienam no cik tūkstošiem pārējiem. Tomēr kaut ko viņš var izdarīt. Un tas notiek gaisā, starp citu. Un arī māte, ka lido apsēkloties, viņai pavadonas bumba lido apkārt. Tā kā iznīcinātāji, kas viņu sargā apkārt, jā, ka viņi lido un gaisā apsēklojās. Tur ir tādi procesi, es saku, ka tu galvu var saķert. Wow.
Vai tur atsevišķi sērija? Par šito. Ar Horniju Hanimēnu mēs pēc tam vēlreiz jāatkārto sarunu. Bet padomā par šito. Es domāju, ka tev tas informācijas apjoms ir milzīgs un tur ir kur rakt, es domāju. Man ir cilvēki, arī īstenībā arī TikTokā baigi skatījumi, baigi daudz. Cilvēkiem patīk, tā ar dabu, kad ir tev parādi, kā ir par tām pašām bitēm. Tā, labi. Jāturpina par copīti. Jā, par copu, jā. Mums ir tāds kalendārs priekšā. Īstenībā, jā, mēs tā. Bet es domāju, ka mēs varēsim ātrāk iet cauri skatītāju jautājumiem un pieskarsimies copēji. Mēs noskaidrojam, ka tu sāki copēt, tas bija sen, un tu neatceries, kad vairs bija. Bet, tā bija upīte, man teica, paņēma līdzi. Viņš pazuda toreiz viņš man nolika tajā upītē, un mēs ķērām mazu upīti, līdaks. Špini. Un es nezināju, ka tur aiz krūmiem ir kaut kādi čaļi, kas uz dzīvot ķer. Viņš aizgāja pie viņiem un runājās vienkārši viņiem, kā es biju pārbījies viens pats tajos krūmos. Es taču nezināju, uz kur pusi vai zinu kā, un man likās, ka es vairs tur neatgriezīšos, bet atgriezos gan, jā. Bet vecumu atceries kaut kā? Kādā vecumā tas bija? Baigi maziņš es biju. Es saku, mēs tur ar čalīšiem, es pat nesaprotu, kāpēc tur vecākiem tajā laikā neuzprasīja, piemēram, pāris santīmus, lai nopirktu āķīšus. Mammai ņēmām adatas, locījām āķīšus no adatām. Vienreiz pārlūz tā viena adata un ielic zālē pie mājas. Un mēs ar klāviņu meklējam, atrodam zelta ķēdi. Mamma no kaut kāda pasākuma braukus, kārtojusi matus, un tā ķēde pazudus kaut kādu gadu, ko katram lati iedeva par to. Toreiz pa latu, zini, kas sanāca, kur bija končs, vesels maizs. Es atceros kaut kādu 2 centīmu vai cik bija tā končs. Kādreiz arī rollerim varēja bāku pieliet pa 2 eiro vai pa cik varēja 5 litri mierīgi sanāca pa 2 lati, nevis pa 2 eiro. Ok. Bet par zivīm. Oskars Petersons jautā, cik zivis vidēji sezonā noķer? Tas par skaiti? Mums bija 1 gadu, mēs ar Tomiņu Mančom, mēs braucām gumijas laivu, 2, bet katru otro vakaru līdzi kāds braucām. Un mētājām tikai 6. relaks kopito. Tāpēc mēs arī ar to kopito, teiksim, mēs viņu arī sacensībās mauc un tā, un viņam tāpat kā jebkuram maneklim, tev jāpiesit roka, lai tev viņš būtu tā īstā, tā spēle, ja? Mēs braucām, es toreiz atceros, mēs skaitījām, 1 vasaru mēs skaitījām, bija pāri pa 400 līdeks bija pa vasaru, bet tas jau nav baigi, es domāju, mums bija tā, tas ir normāli. Skaidrs liels. Tagad jau, kaut vai tagad tev aizbraukt normāli mājā, vai tad tas ir, tur rezultāts, ka tu pret savu čomu vakarā ejat gar krastu klasikā ķerat, ja tur ir 10, 9, piemēram, starp jums rezultāts, vai tad tas baigais kosmos, bet tās jau ir 10 dzīves rēķini, cik tu reizes aizbrauc pa vasaru, tas nav tāds arī kosmos. Es saku, man rekords 30 vienā dienā līdeks. Tas bija mums tāds karjeriņš tur. Maziņš gan viņas visas bija tāds pie mēra, pie 50 visas, bet 30 tas man rekords, es vairāk neesmu noķers vienā dienā. Es jau tu dzirdēju čaļu tur burtniekā vispār sit tur līdz pusdienas laikam 30, ne? Visādas tās dzirdēt. Tādā ziņā, jā, bet daudz, jā, katrā ziņā. Asaras jau tādas neskaita. Es biju 1. gadā, ka panoptika dabūja. Tad pa jūnijā sākās zandarti. 130, es atrakstīju, es skaitīju līdzi, es nodevu licenzi. 130 zandarti bija pa jūniju. 130 zandarti, un es savācu visus centimetrus no 50 līdz... No 50 līdz kaut kāda 77 bija pilnīgi visi centimetri, un tad pēc tam bija lielie, bet tie vairs tie bija tādi lielāki, bet ja tu tur brauc dienā, tas, es saku, tie paši zandarti arī tur ar to panoptiku, smieklīgi tur 20 pareizi tu viņus var noķert. Vairāk, te noteikti Rīgā, kad ir tur baigais tas kļaus. Ienācies, jā. Jā, ka ienāk iekšā. Klausies, vēl viens no... Kauls Salīts jautā, cik tev ir vajadzīgs laiks, lai sagatavoties uz copu? Vai tev jau viss ir sagatavots? Un tik jāpieķer īstajā stūrī. Vai mašīnā visu laiku viss stāv? Tāpēc jāpieķer īstajā stūrī. Laiva man arī bandītā, kas bija iepriekšējā laiva, ja? Tāpēc arī gribās tās makšķeres, lai tu vari ielikt uzreiz iekšā vai kā. Bet principā
gribās to laivu arī iekārtot tā, ja tu tajos 12 vai cikos pa nakti beidz to copi, tu aizbrauc, noliec garāžā visu, aiztais durvis un brauc mājās. Nevis tur vēl ņēmies kaut ko, kas tas pats nākamā dienā piekabini un brauc. Tev visam jābūt jau laivā. Tev ir katrs runduks vai katra atvilknīte, kur tev ir, tur tev ir tādas, tur tie mānekļi tādi, bet tev ir viss salikts tāds. Es domāju, lielam vairumam ir, kam lielās laivas ir. Tāpēc jau arī ir tie kādi forši, ka tu viņus var ielikt uzreiz pilnā garumā, teiksim, tev, tādā ziņā, sagatavoties copi diezgan, man vispār ir diezgan ātri iet. Tev viss vienā vietā stāv, tur sakārtots, un, protams. Jā, sastrukturēts. Protams. Jums tur ir vairāk, feederistiem, es zinu, ka tur ir tevi pusdienu, kamēr tu esi uzstelējis to savu tur to visu. Kosmosa staciju. Es varbūt, laikam, nebūtu tas pats labākais piemērs, bet ja tev ir aptuveni 2 stundas līdz startam pie ieiešanas sektorā, es, man liekas, nevienā sacensībās laikā neesmu visu salicis. To sagatavoju savu sektoru. Vienmēr kaut kas ir bijis aizmirsts vai nav līdz galam izdarīts. Es nezinu, es nevaru ielikties noteikti. Jā, tas, kamēr tu uzliec visus galdus, nomēries, atrod distances. Es nevaru. Bet, es pieļauju, ka citās disciplinās ir vēl trakāk. Tur Karpās var, kamēr tu uzbūvē to savu mazo pilsētiņu. Tas gan, jā. Tur. Tāda īstenībā spinningošanā tādā ziņā. Piedzen savu laivu, tev jau ir parasti jau iepriekšējā vakarā viss jau tā, ka tu no rīta aizbrauc, tev visam ir jābūt jau īstenībā, man liekas, ka tur tā ātrāk ir. Diezgan kompakti, jā, tas pasākums jau. Bet atkal, ja tu gribi visu no rīta salikt un sasieties un ko, tas arī aizņem, protams, kad sēž. Jā, jautājums no Kalvas, vēl viens jautājums no Kalvi Saulīša. Kur ir bijusi tālākā vieta, kur esmu akšķirējis? Norvēģija, jā? Kaut kāda, Aizbrauc pie savu čomiņu, pie Tomiņu, pie Norvēģijas Tomiņu, kā es viņu saucu, un tad mēs tur paķērām skumbrīs. Altus. Nē, bet tas ir tas, ko es vienmēr čaļiem teicu. Es saku, lai tu man pierunātu braukt uz kaut kādu Somiju vai Zviedriju, ķert līdaks, kurus es te pat varu, vēl jau vairāk. Tagad mums ir panoptika, šitās eholots, jā. Tu vari te patās visu to ķert. Ja tu man piedāvātu uz Norvēģiju iebraukt jūrā Altus, ieplēst tur, ka ir iespēja, ka viņš var paņemt tur 200 kg tāds, un ka mēs visu dienu sportojam ar viņu, jā, tad to es tā, bet ja man tur piedāvā, jā, visticamāk es atteiktos, jā, gan līdeks ķert, un, lai viņi ķertos labi, bet mums tie paši asari, ka tu tev uztrāpi, teiksim, tas jūras asars, ka ienāc, tu visu dienu ķer, ko tev vēl vajag, tādā ziņā, es nezinu, tad drīzāk Ne visi, es pārtraukšu, ne visi ķer. Visu dienu. Visu dienu ķer. Ir tikai divreiz citiem mūžā. Kā mūzika ausī, tur aizbrauc visu dienu paķer to asaru. Man divreiz mūžā tik tā ir bijis, kā brālēni patiešām, ka Liepājā kādreiz Liepājā drīkstēja akvatorija pirms jūras kvadrāts. Nenormāli tur asari nāca iekšā. Liela izmēri un tā. Un tad bija 2 reizes, mums bija 2 dienas, kad mēs aizbraucām tā vieni paši. Man viens zvejnieks teica, kāpēc jūs braucat rudenī? Aizbraucat jūlijā. Viņi arī tad nāk iekšā. Un aizbraucām un točni trāpījām, ka tur bija iegājis. Es viņam vēl saku, man bija reimarina. Eholots, es brālēnam saku, vai cik kaut kas gļuko, tam aparātam kaut kas nav. Viņš man rāda, ka te viss ir pilns ar zivīm, kur mēs braucam. Brālēns kā pirmo metienu iemet. Mēs līdz pusdienas laikam viņus ķērām. Un pusdienas laikā es pateicu, Līni, savam brālēnam Linardam, es saku, Līni, vecīt, man sāp rokas, man ir apnicis, braucam mājās, atbrauksim rītdien, nekas nemainījās no rīta, kā iemet, viņi atkal ir, galā, bet viņi tur bija, bet tad aiztaisīt ciet, tur vairs nedrīkst tā. Es nekur citur tā asars neesmu ķēris, kā tur varēja ķert. Bet, jā, tas ir vai braukt kaut kur citur, var jau braukt kaut kur citur, bet tās pašas, tad drīzāk, es saku, paņemam čomiem, izīrē kaut kur Latgalē, Latvijā. Tu esi bijis visos ūdens tilpnēs? Tas neiespējami. Visu izbraukt. Gadiem braukājam, tur ir viesunāmi, visur aizbrauc, gadiem arī kaut kas jauns un tā vai kas. Tādā ziņā, es nezinu, bet varbūt es runāju nepareizi. Vajag jau arī, ir jau forši. Katram savs. Tāpat Norvēģija, tāpat, tur ir savādāka daba, atkal tu jau brauc, es domāju, baudīt to dabu un tā, nevis tev galvenais tās zīves, es domāju, ka nav. Ja tu mīli pabūt dabā, celties agri aizbraukt copēt, un copes sacensībās arī mīli forsēt. Ja tev pasaka neasakas un
un atbildi tu necenzē. Mēs esam vienā vilnī, esam copas frekvencē. Turpinot ar skatītāju jautājumu, mums ir Elvijas Vanaks. Aleks, liels makšķernieks ar visu cieņu. Kāpēc neej lašos taimiņos spinningot? Tāpēc, ka es jau jums pirms tam teicu. Tas bija, to tu izstāst arī skatītājiem, jo tev tur ir labs stāsts, man kāpēc liekas, ka tas ir bišķiņ greizi. Man liekas, ka ir bišķiņ greizi tas, ka man ir savā dzimtajā valstī par to, ka es eju mētāt spinningu pavasarī. Teiksim, upē mētāt spinningu, ja, man jāmaksā gandrīz 20 eiro dienā par iespēju to darīt. Man tas liekas bišķiņ tā. Tad es saku, to var kaut kā bišķiņ, es nezinu, es teicu, tad var kaut vai atrunāt kaut kā, ka tam lasim ir atsevišķa licenze nopirkt, un tad, kad tu viņu noķer, tad tu viņu arī noraksti, to licenzi vai kā, bet kā es teicu, tur iesācējis cilvēks, lai viņš iemācītos to lašošanu, ja? Pirmās reizes viņam būs pa tukšo, ja? Bet tev gandrīz jābūt miljonāram, lai tu varētu atļauties visu laiku, katru nedēļu tur. Nē, es runāju pa parasto latvieti. Es nerunāju tur, ka čaļiem ir piķis tā kā dubļi, ka tur var braukt tur katru otro dienu vai kā vai kas, bet tas man tā, tā ir atsevišķi, jā, es saku tāda tēma, kad man tas liekas tā. Ja būs kaut kādi kipiči, man jāiet būs aizstāvēt mūsu valsts. Ne? Mēs iesim aizstāvēt mūsu valsts. Tanī pašā laikā man jāmaksā savā valstī par to, ka es eju makšķerēt, teiksim, tā upē. Nē, pa lielu, es domāju, tā summa ir vienkārši. Tu saki, ka tā licenzēšana par dienu par dārgu priekš parastu makšķernieku. Ok, tad neatrakstam nekādas izmēras, tur kaut kāds koridors, kurā jātrāp cilvēks, ja samaksājas lielu naudu, tad viņš var paņemt sev vienu zivi mājās, tur teiksim, kas mums ir jātrāpa kaut kāda mistisks iekšā laists, kā es teicu, ja? Mēs varam paņemt tikai kā tur bija nogriezt taukspuru, tos drīkst ņemt, ja? Bet tas ir tikai ventā, vai ne? Nē, man liekas, Gaujā tieši tā. Gaujā, manuprāt, tagad ir atcēluši to. Atcēl to, jā? Es nemaldos. Mēs nezinām, bet ir dzirdēts, jā. Bet es esmu izgājis tam cauri, arī lašošanai, esmu tāpatās ķēruši lašus taimiņus. Vai tas bija salacā? Es tagad jaucu, jā, iespējams, jā. Jā, es saku, un tad beigās sanāk tā, tu vari paņemt zivu bez taukspurs, kas ir mākslīgi savairot un ielaist, tātad es to dabīgo nemaz nedrīkst ņemt. Pagaid, bet nē, taču spožos tagad jau tu vari ņemt tāpatās. Ar taukspuru vai bez taukspuru. Man liekas, pagājuši gadu vēl bija tā, kad... Nemācos teikt, negribu teikt. Jā, komentāros precizēju. Nē, bet vienkārši par tiem lašveidīgajiem, jā. Es saku, mums bija vienkārši tā, kad man platuma grādos mums ir ventā tā, kad pavasarī šogad ir tāds pateicīgs pavasaris, ka nestaigā tie ūdeņi, jā. Parasti tur ir tā, kad 10 reizes aizbrauks, 1 vai 2 reizes būs normāls makšķerējums ūdens, bet jāmaksā tev būs par katru reizi. Tādā ziņā. Man vienkārši žēl tas, kad uztaisam mēs savā valstī to, kad tev jābūt diezgan turīgam, lai tu atļautos iet un ķert to lašveidīgo, to, ko es vienmēr esmu teicis, vai tas būtu patiešām medniekiem ir, viņš nogāž dzīvnieku, uzvelk savilcīti virsū uz kājas, ja? Ja tev paņems bez tās savilcītas, protams, tās ir malu medības. Ja? Tas pats, kāpēc tā nevarētu tāpatās ar lašiem būt. Ja tev mašīnā vai pie tevīm atrod lasi, kuram nav uz astes uzvilkt virsū speciāla atļauja, teiksim, kas ir norakstīta, ja? Tad tev arī sodi. Ja? Bet es nopērku kaut vai liekam, kaut vai 50-60 eiro maksā tā laša licenci, tev viņi ir tā savilcīta, teiksim, visu laiku līdzi. Ja? Es viņu noķeru, kaut vai pa 5 reizēm vienu, es viņu gribu norakstīt, tad es viņu paņemu un tā, un par to pašu. Kas to kontrolēs? Kas tagad kontrolē? Tāpat ir kontrole. Bet nav tik manuprāt, nav iespējams katru to makšķernieku pārbaudīt. Es nezinu, kā mednieku kolektīvos noteikti tā kontrola un pārbauda, bet, manuprāt, priekš makšķerēšanas tas diezgan tāds cilvēku resursu ietilpīgs pasākums. Mums ir inspektori, ka tev tur ir... ka viņi pastāst, ar ko viņiem jātiek galā ir, piemēram, ja viņam tur jāapsako, cik tur tie ezeri.
tad tu saproti to, ka Nereāli, jā. Pilnīgi, jā, nu, tur. Nu, es nezinu, jā, nu, pa tiem lašiem ir tā, jā. Es esmu tam izgājis tā kā cauri. Man vienkārši nepatīk tas, ka tur var, tas ir tikai viens piemērs, ko es teicu par tām savilcītēm vai kā, bet to var kaut kā izdomāt. Ok, ārzemnieki brauc, viņiem arī plēšam iekšā riktīgo kosmosu, jo tas ir mūsu dabas resursus, piemēram. Tagad man pazīstam no Saldus čaļi paši pagājušajā nedēļā, aizpagājušajā nedēļā. Paši savām acīm redzēja, ja? Viņam atnāk lietuvieši pāri upei, nostājās 3 lietuvieši, nosit 4 taimus, viņiem acis priekšā, iebāž somā un aizbrauc prom. Tādā vietā, kur viņš nemaz reāli to nedrīkstēja darīt, ja? Bet tu neko nevari izdarīt. Nu, jāziņo inspektoram. Bet tad ir no otras puses arī tas, ko es teicu. Es saku, čaļā, kāpēc tad tu nezvanīji? Un es zinu, tas ir tāda stučīšana it kā. Nu, tas skaitās tādi, ja? Bet ja mēs paši nesargāsim, kurš to resursu sargās? Šajā gadījumā jau gan vajadzēja tā kā ziņot valsts vidas Jā, čaļi noteikti negribēja sev tur bojāt cops dienu. Nu, viņi bija aizbraukuši atpūsties, nu, bet nu, tas tā, jā, drūmi. Jā. Ja skatītāji un klausītāji gaida kādu ieteikumu, kādu mānekļu labāk ķeras, nu kā, es domāju, šodien mēs tik smalki neiesim tēmā, jo mums nepietiek galīgi tam laikam, jo jautājumu tiešām ir daudz. Jā. Paldies, paldies par lielu atsaucību. Jā, nē, tiešām paldies, un es domāju, ka mēs visu mānekļu kasti Aleksam nevaram, Kristam vai Aleksam nevaram iziet cauri šodien. Bet man tikai ir arī tā, ka man ir 3 līdeks, es ķeru vispār, tie būs 2 mānekļi. Līdeks, tie būs 2, 3 mānekļi varbūt, jā, tās būs kaut kādi Vestins slimtīs ir, Vestinam ir mailīts, jā. Vai, kā es teicu, es būtu gatavs relaks Kopito, 6. Kopito piemineklu uzcelt. Bet tas ir tas, vai nu es ņemu 130 izmēra balisonu, kas ir tas, nu, raustāmais, jā. Principā, tur atšķirās tikai krāsas. Visi noslēpumi atklāti. Jā, viss atklāti. Tā, viss. Bet par mānekļiem arī bija savs jautājumu klāsts, bet īsumā tev joprojām ir savs māneklis, jā? Savs zīmētais dizains, jā? Viņu var iegādāties vēl kaut kur, cilvēki jautā? Viņu varēs, es domāju, NGT varēs, tagad beidzās, ēsmā varēja pirms tam, tagad varēs pie NGT, it kā. Bet tagad līdz čalis, kas viņus, Ingus, kas viņus tais, viņam tagad bišķi problēmas ir ar garāžu, un tur ir vēss, viņš tajā garāžā varētu viņus taisīt. Bet tagad ir vēss laiks, un viņam tad tur baigi daudz kipiču sanāk, tāpēc, ka vēss ir, un viņam tur nav apkurta, jā, viņš teica ar problēmas ar tām telpām. Tad, kad uz pavasara atkal varēs dabūt. Būs pieejami. Mēs izdomāsim, vai mēs, vai tas būs NGT, vai kaut kā ar mani tur sarunājot. Tieši, bet varēs. Te pašam mājaslapā jāuztais, kurā var nopirkt. Nu jā, bet kur tur viens mājaslapā ar vienu peponu un 2 zītiņām. Un bišu produkciju. Jā. Medus. Mēs pārsvarā to tāpat tās eksportā viss iet. Medus. Jā? Nu, tur ir tāda daudzuma, ka tur, principā, Latvijā to nevar Nevar apēst. Nevar apēst tik daudz, jā. Pieņem uz Arābu valstīm, jā. Mēs tur uz tagad Poliju un tur kaut kur, jā. Bet tagad to situāciju pasaulē, kāda tagad ir diezgan čāpīga īstenībā. Nevienam nevajag to mēd. Viņš stāv no pagājušā gada visiem, cik es zinu, pārsvarā visiem arī biškopiem. Vienkārši stāv no pagājušā gada. Viņš nebojās. Esmu dzirdējis, ka medus ir viens no retajiem bioloģiskiem produktiem, kas nebojās. Ja ir pareizi temperatūra, ka viņš nevar uzrūkt. Vēsumā, ja viņš stāv, viņš var, kā teica, no senās Ēģiptes pat ir atrast, jā, kad viņš stāv 2000 gadus. Nu, es nezinu, tas būtu tāds labs lidojums, apēst tādu medu. Tur būtu tripiņš noteikti. To šo ieraudzīt. Ok, labi, par mānekļiem. Mānekļi būs, mānekļus varēs nopirkt atsevišķos veikalos, kuri tiks paziņoti. Tas ir labi. Tas vēl bija... Labi, vēl jautājums bija. Viens māneklis, ar kuru būtu jāatsapē visu atlikušo dzīvi. Ja jāizvēlas viens, jautā Mārtiņš 2, 1, 2. Jā, es teikšu noteikti to pašu Kopito 6. Bet man prasīt, kāpēc ne Aleks, es to esmu jau izskaidrojis. Es saku, tās tā, ka manas gumijas ir.
Nu, lai citi ķera manējām, es atkal ņem no citiem atkal tās, nu, tādā ziņā. Nu, vai man, nu, tāpēc es uz viņiem ķerās. Var pastīties YouTube pagājušā 1. māja epizodi, kur mums ir forši uz viņām ķerās nekāda vaina. Citi čaļi tādi, ka tā kā atkarīgie, viņi man zvana un saka, tu zini, vairs nav. Nevar dabūt, vismaz 5. Vismaz 5. Izsoli. Un, starp citu, bija viens no manas puses arī papildu jautājums par tiem mānekļiem. Bija tīsumā. Tu pats uzzīmēji viņus, atradi, kas viņus var izliet, jā, un kāds notiek process, vienkārši es arī gribu uzzīmēt dizainu. Es uzvanu tam džekam, es uzvanu Osim. Viņš ir jāieliek kompī. Tas tev jāuzzīmē. Jā, tad viņi ieliek kompī. Cilvēks, kas ir asētājs, ieliek viņu kompī. Un tad ir RTU, man liekas, bija RTU tāda aparāti ir, lai viņi uztais no alumīnija, izfrēzē formu, un tad, attiecīgi, no tās formas var sakopēt vēl formas, lai tu varētu vairāk viņas taisīt, jā. Bet, nu, sākumā tās izmaksas, jā, tajā tie ir vairāk 100, tur, nu, ka viņi uztais tur to formu, bet tur ir tā, ka uz milimetru precizitāte viss ir fantastiski, jā, tur katrā formiņā ir, tā, ka mums ir iekšā katrā gumijā Aleks sānā iekšā, jā, iespiests, tas jau nāk iekšā tajā, jau. Bet tas ir vesels process, jā, kamēr uztais. Mēs tur sūtījām. Bija iespēja tur tai Krievu zemē dabūt, varēja no viņiem pasūtīt vispār. Tur, principā, bija tā, ka varēja jebkura mānekli, gumijas māneklis, jebkuru, ja, tu aizsūti tikai modeli, un tev atsūta formas viņam, ja? Vai tas būtu relaks, vai ko, tev atsūta perfekta forma viņam, nu, to. Bet, nu, tā kā tagad tur ar tiem neviens tur vairs, nu... Negrib draudzēties. Tā kā... Jā, tieši tā. Tā, un labi, tad mēs slēdzam mānekļu bloku. Tad mēs gribējām parunāt par to pašu laivu, jā. Arī mēs varbūt baigi neizpludīsim, bet mēs gribētu saprast, tu iepriekšējā laivu pats arī tā kā tur visu plānoji, darīji, un arī šo dari, tu tā kā tas, nu tā kā, patīk čakarēties, tu gribi tās laivas, nu tā kā to iet sarežģītāko ceļu? Nu, man ir tā, ka, jā, es piemēram, no septembra neesmu bijis celpēt, vispār. Dēļ laivas, jā? Man arī neprasās. Vispār neprasās. Vispār neprasās, tāpēc, ka es aizēju tai sestdienā, kad čaļi brauc celpēt, es aizēju pie laivas, un man tur ir atkal tā pati savu iekurinu smuki, tur siltumā ņemies, daries, citi vakar arī to pašu laivu taisot, jā. Tas viss elektronikām, ka tev ir jāsar... Ja tu taisi, piemēram, tagad es arī, tā šķiedras laiva, man ir tāda, ka pagaidām nu nav otra tāda. Tas uzņēmums tagad piedāvās, ka tādu var uztaisīt, tā kā man tieši tādu pašu, jā. Bet man viss bija jāizdomā līdz pēdējiem. Tik gara kaste, tāda kā tiem, kur tu liksi, kā tu liksi kāds, tad citi vakar ir tādi, ka tu aizēji, uzliec mūziku, apsēdies laivā, un visu vakaru vienkārši tas ir domāšanas vakars. Atnāk vēl kāds čoms, un tur izspriežat visu. Jo tur ir atkal, nu tā, tu kaut ko uztaisi, tā kā man čaļi tagad ir arī pasūtījuši tādu pašu formu kā manai laivai. Viņi taisa, viņi sūta bildes, viņi saka, visu forši, mēs visu salikām, kas stop. Vienā momentā viņš saka, ej nost, bet tur taču vadiem bija jāiet, tas jau aiztaisīts, viss cieta. Kā, saprot, nu tādas lietas, ka tev jāizdomā viss. 5 soļus priekšā. Tā domāšana un tāda, jā, tur tāda sapņošana un tāda. Meditācija. Bet kā tu teici, čakariešanās ir baigā. Ja tev tas nepatīk, tad, nu, visu var uztaisīt ātri un pavirši mierīgi. Šeit arī jautājumu varam iepīt no Edzika. Eģiks Ginevičs, vai ir vērts taisīt un ieguldīt pašbūvētā laivā, jeb labāk nopirkt un ķūnēt jau pārbaudītu peldlīdzekli? Kas ir pārbaudīts peldlīdzekli? Droši vien certificēts. Šitā forma, kas man ir tai laivai, viņa jau pagājuši gadu piedalījās Latvijas čempionātā. Jau 3 gabals tādas. Ja? Viņa ir iztestēta ar visādi izmēru motoriem, ar visādām jaudām. Un ko? Tas, kā es tur pārtaisījām tikai to salonu, tu pats viņu pārtaisi vai kā. Bet, nu, šā vai tā jādomā līdzi, jā, visi izsvarojumi un tā. Bet, nu, var iekonomēt. Nu, ļoti var iekonomēt. To tu mums stāstīja. Nu, tas sanāca izrunāt šito. Ja tu salīdzini tādām pašām rūpnieciski ražotām, mēs tur runājam gandrīz uz pusi.
Nu, teiksim, bet tāpat tās viss maksā kosmos mūsu laikos, mēs zinām. Elektronika. Jā, bet es atzīmēšu, ka maksā uz pusi, bet nenovērtējot tās stundas un dienas, ko tu esi pats tur ieguldījis. Es pats, un vēl čaļi, kas palīdz, kas viņi nāk arī tagad, mēs te smējāmies, tagad pārdot viņu to laivu. Es neuztaisīšu vairāk par tādu ciparu. Man čaļi nāca, viņi jau nenāca man palīgā, viņi jau nāca palīgā man laivu taisīt. Viņi jau nenāca priekš pārdošanas, lai es nopelnītu taisīt. Tas būtu labs numurs, jā. Šeit jautājums arī, ja tu vari atklāt no Renāra Gorsovāns jautājums par to, uz cik nostājās tava laivas projekts. Tā kā, ja tu vari atklāt, protams. 11,000, tuvāk pie 20. Okay, kas ir ļoti konkurētspējīgi. Līdzīgi nopirkt. Jautājums, cik maksā dārgi čakars, bet tam nav. Tas ir bez ieguldītā darba. Visdārgākais mūsu laikos ir cilvēku darbs. Visdārgākais šā vai tā ir cilvēku darbs. Ja tu to norēķini nos, tad jau jā, tad mums tur. Bet kā ir visam pieaudzis cena, tas ir vājprāts. Pirms tam man iepriekšējā laiva bija, es atceros, es nopirku piekabi, demo piekabi. Tā bija demo, viņu uz izstādēm veda to piekabi, viņi bija tā kā mazlietot. Es viņu samaksāju 750 latus toreiz. 750 lati vai eiro bija. Zem 1000. Ja? Es tagad aizēju, es saku, es ņemšu tieši tādu pašu, pie Respo aizēju, es ņemšu tieši tādu pašu 1800 kapekām. Es saku, kas tu nopietni? Es saku, man vajag to piekabi. Viņš saka, bet tā jau tā arī maksā. Vājprāts, reiz 2. Un tā ir tikai viena tāda, es saku, tā pati piekabi. Viņi maksā, lai viņu vēl aprīkotu ar staigājamu platformu, nomainīt viņai lukturus, lai būtu uzliec lietos diskus un tur saķūnēt to piekabi. Blingus. 2. Un pēc tam, kad tev kāds prasa, cik tas elektromotors priekšā arī, cik viņš maksā, attiecīgi katrs aparāts. Bet rekur, laikam, Gatis Ernstons, sveiciens Gatim, īsti netic, laikam, tavai laivai, tāpēc prasa dzīves apdrošināšanu iegādāt, lai braukt ar jauno kosmosa kuģi. Viņi tāpēc tā raksta, jo tas motors ir liels uzlikts, ir 70 zirgspēki šitādā ir, bet būs labi. Mums viens arī to uzrakstīja pēc video, ka mēs bijām testēt to laivu, viņš saka, veči, jūs bez vestēm. Tad jūs, es teicu, kam tu citam uzticēsies, ja ne savam darbam. Viņa bija jau, tā kā es teicu, viņas jau gadu jau ir, es esmu pats tādā braucis, patestējuši ar 25 zirgspēku motoru, ar 50 zirgspēku motoru, ar 60 zirgspēku motoru, un tagad dullais raitis, ja man ir 70, tad dullais raitis, šodien vēl atsūtīja video, tikko 100 uzlikt tādai laivai. Tas ir kosmos. Es nezinu, man jau bija, un tagad cilvēki tajā video, ka mēs testējām, viņi saka, tu tā sakot zobus. Augsts bija, ka brauc. Es saku, es sakot zobus no tā, ka es nevarēju atvērt pilnu roču, ka nenormāls ātrums ir. Es nezinu, ko raitis darīs ar to 100, bet būs jautri katrā ziņā. Klau, bet arī pa laivu, negluži noslēdzot, bet jautājums tad copējot no laivas, es kādreiz arī izkrits no tās grieztiņš pa jautājumā. Jā? Es esmu gandrīz tā, kad 3 gadu atpakaļ, ka pat negribu atcerēties. Es biju tā, kā nāvei pastījos acīs vienkārši. Bija tāds moments, mēs braucām, beidzās degviela. Un ar elektromotoru braucām krastā. Mēs bijām Cieceres ezeru vidū, ūdens temperatūras kaut kā neapskatījos. Bija 11 grādi tikai. Pavasars. Un mēs braucām, un man nokrita netīšām nositu ar roku. Man izkrita pults, iekrita ūdenī. Es bez vestes, bez neko, ar drēbēm. Es to saku čomam, pagadī, es ielekšu pakaļ. Es nepiedomāju, ka laiva tad turpina braukt. Ar to. Paldies Tomiņam, viņš man izglāba dzīvību ar to, kad es ielicu iekšā, es uzreiz jau sapratu, kad es aizpeldēju pēc tās pults. Es pagriežos apkaļ, skatos, laiva jau ir, kur jau brauc. Paldies Tomiņam, ka viņš atrāva vaļā vāku, norāva nost klemmas no akumulātora. Viņš nezināja, ko darīt. Un paldies, kad es pats biju viss drošības aprīkojums, ka tev ir riņķis laivā. Viņš man pamet riņķi, es tiku līdz tai laivai ar to riņķi,
principā viņš man tā kā līķi ievilka iekšā. Es nevarēju pat piecelties. Man bija tāda atzišana, ka viņš man ievilka iekšā. Jā, vienkārši, pēc tam izbraucām krastā, viņam viss piekāp, viss bija jāvelk ārā Tomiņam. Jo, principā, es biju, tas tā, jā, ja man jāatcerās par to, bija tā sajūta, ka tu esi tajā ūdenīs, paņēmi to pultu un tu tāds pagriezies un saproti to, ka tu peldi, tu pasties to krastu bez variantiem, tas krasts bez variantiem, tu saproti, tu esi ezera vidū un vienkārši kāda bija Tomiņam sejas izteiksme, viņš teica, vecīt, šitā nekāda vairāk, zin kā, viņš bija vienkārši, viņš bija bāls vienkārši, viņš teica, gandrīz vienkārši acis priekšā, čoms vienkārši aizgāja pa burbuli, bet bija riņķis, tāpēc drošības aprīkojums. Vēlams, jā. Bet galvenā mācība no šī visa, varbūt dzīve svarīgāk par to pulti ir. Sūd 200 eiro pults, tieši tā. Bet labums tāds, ka Tomiņš man ievelk iekšā tajā laivā, un es tā kā līdzi, bet atver plaukstu, Tomiņš saka, ir pults, ir atpakaļ. Kā Malcam. Pults es biju dabūjis, jā. Es domāju, ko es vairs viņu laidīšu vaļā, ja es biju, tādā ziņā. Viņa sāk grimt, kāpēc tu līdz pakaļ nevarēja ar sačaku izķiksēt? Nē, mums jau laiva brauc prom. Es biju domājis, es ielikšu te patās iekšā, paķeršu viņu un atpeldēju. Kas te patās viņi iekrits? Es aizmirsu, ka viņi iet uz priekšu. Zin kā, tas elektromotors jau ieslēgts. Ar to pulti jau viņi var apstādināt. Reāli varēja, pēc tam tikai elektromotoru reāli. Tagad viņi var tā ar roku pacelt galvu un pagriezt kā gribi un aizbraukt. Man varēja mierīgi atbraukt, savākt, bet mēs to nezinājām. Tagad es to zinātu. Bet, es esmu pastījies viņai acīs. Tāpēc man, ja kāds man saka, drošības aprīkojums, mīļie, galvenais. Reku mums pagājuši gadu arī man pazīstam. Copmaņi aizgāja vienkārši pieredzējuši forši puikas, kas nevienam neko nebija. Ne viņi kādreiz Facebookā abi divi būtu kādu sliktu komentāru kādam vai ko. Viņi nevienam neko nebija tāda. Aizbrauc smuku un viss. Diemžēl abi divi aizgāja. Briesmīgi. Jā, tāpēc mēs arī neviens pat nezin, kas tur notikās. Ja? Kas viņiem sagāja. Kas tas bija? Daugavpils bezgāja? Lielupē. Jā, tur jā. Pats drausmīgākais, ka Maksis man pazīstams copmanis, kurš man daudz ko copēja ir iemācījis. Viņš ir ugunsdzēsējs. Un ka Maksis pateica, ka viņš tumsā ierauga, ka viņš viens no labākajiem čomiem tas ir tumsā piepeld klāt un ierauga to, Maksis kaut kādu pusgadu, ja ne gadu, vienkārši viņš vairs ūdenī vispār, tā pat sopēt nebrauc. Traki tas ir, es tāpēc saku, lūdzu, mīļie, drošība, tas ir arī, ka redz alkašu uz laivas un tā, nevajag. Mēs braucam. Tas ir viens, kā tā nelaime piezogās tad, kad tu viņu vismazāk gaidi. Jā, tieši tā. Smukā pavasara māja dienā, es saku, ieliec pēc pults gandrīz un viss. Tur bija apakšā 20 metru dziļums. Vēl būtu prieks vispār, ja viņi atrast man pēc tam tur tajā. Nē, gan jau, kur tur ezerā jau nekur. Nē. Bet jā, mēs mēģinām arī katrai epizodē pieskarties šai tēmai. Lūdzu, jā, uz ūdens ļoti prātīgi un respektējam. Viss tās, es saku, tā ir tikai viena no kas ir tas drošības aprīkojums. Tas pats riņķis, jā, cik riņķim ir jābūt riņķim ar to pašu striķi. Kāpēc man vajag striķi? Laivā citi prasa. Tāpēc, ka neiet runa par to, ka tu man atmetīs to riņķi un tu man pievilks klāt. Tas ir viens. Bet nākamais, tu netrāpīsi ar pirmo reizi metot. To riņķi jau vēl vējš ir. Tev vajag viņu dabūt apakaļ, lai tu vari vēlreiz uzmest. Nākamais, visi liek tos pakaus. Ja? Kāpēc ir tie smagi riņķi, smagi plasmas riņķi? Viņš speciāli taisīts smags, lai viņu var aizmest. Tu to pakau nekad tik precīzi un tā neaizmetīs. Tad, kad tev to visu izskaidro, tu saproti, tad tu saproti, jā, kāpēc tas tā. Tas nebija aizdomājis. Priekš kā man, es ielieku, forši es ielieku, man viņš smuki izskatās laivā, tas pakaviņš un kāpēc man to smago? Tas smagais ir ar apdomu, viņš speciāli tāpēc ir tāds, to man izstāstīja čaļi, kas Baudšopā, Werners, kas ir Baudšopā īpašnieks, viņš man smuki izskaidrojas, tāpēc arī sapratu tā, jā. Ejam tālāk. Mums vēl viena lieta, kas mums jāizrunā, ir mēs par tām zīmēm runājam, mēs varam paturpināt par dzīvu resursu. Mums arī skatītājiem pāris jautājumi iekartuši iekšā, bet vispār arī tā īsumā pārskriesim pāri. Tu
tās jaunās tehnoloģijas apguvis esi, tu redz tās zivis, tu redz resursu, kaut kādu pašu novērojumi. Tie lielāki izmēri jūsu galā paliek arī mazāk, vai ne? Tas kāds cilvēks, kādam cilvēkam ir trāpījies rokās tas aparāts. Es vispār uzskatu, ka to aparātu vajadzētu tāpatās kā medniekiem pret licencijas sniegt tikai, jā? Ka tu viņu drīkst izmantot tikai, ka tu esi kaut kādā makšķerēšanas, teiksim, izgājis kursus, ka tu vispār apjēdz, ko ar viņu var izdarīt. Jo ar to aparātu, ja mēs tur uzvestos tā kā, nelieši un tur patiešām īsti nost. Alkatīgi. Jā, jau tagad pēc pāris gadiem Saldus rajonā, piemēram, būtu nāvsēnā. Jā, patiešām, jā. Jā, ir jādomā līdzi, bet tie aparāti, tur bija arī jautājums, es pirms tam tajā Facebookā izlasīju, kad kas vairāk nodara skādi vai tie tīkli? Armands Urmons. Un jautāja, kas kaitējumi oficiālie tīkli un murdi vai jaunās tehnoloģijas? Jaunās tehnoloģijas, viņas ir foršas, kāpēc es viņas nopirku? Ja? Man nebija varianti. Ja mēs sacensībās gribam sisties ar čaļiem, mums nav varianti. Man tādam ir jābūt aparātam, laivā. Ja? Mēs klasikā to nevaram atsist, ka viņi tur izved ārā 11 mēru zivs, piemēram, viņi saķēruši tajās dienās, ka viņi ņem tie zandarti. Ja? Bez tāda, bet tīkli, tas ir atkal amats. Kā tu tagad arī tu kritīs virsū tiem, kas zāģē mežu? Ja mežs ir izaudzis, ja viņš ir smuki izaudzis un ir tāpatās cilvēki pīkst, ir izzāģēti meži vai ko, bet ir pagājuši, pastījušies, cik skaists jaunaudzis ir sastādīts tie paši valsts meži un kā sastādījuši. Viņš ir izaudzis, viņš ir jācērt. Tāpatās tām ūdens tilpnēm, ja tie ir vai tīkli, vai tie ir murdi, vai kā, ir jādomā līdzi. Tas ir amats cilvēkam. Viņš ir zvejnieks visu mūžu. Lielajam ezeram blakus tur viņš uzaudzis. Viņa tēvs ir bijis zvejnieks, viņš arī ir zvejnieks. Tādā ziņā. Nelegālie tīkli, tie gan uztais baigo posti. Jo, tos pat atstāja iekšā, ka tur sapuluši zivis ir, atstāja un tad ir problēmas. Bet tie zvejnieki, viņš jau it kā, ko tu viņam kritīs krāgā, viņam cilvēkam tas ir, viņš ar to pelnu naudiņu. Tas viņam amats. Tad mums jāizsvītro tas amats vispār, Labi. Bet tie aparāti ir, bet ja par tiem aparātiem viņš ir Elis, viņš ir gaļas mašīna. Elis mašīna. Bet tas pats, ko es teicu, manā skatījumā priekšējais elektromotors ir vēl bīstamāks nekā panoptiks. Jo? Tev nav nekāds ankurs vairāk. Ne tev rokām, ne rudenī vai kā, ne tev rokas salstē, ko vienu pogu pinkš, gar pretvēju, pavēju, to es saucu par gaļas mašīnu. Tas ir tā, kad... Bet tur jāmāk, man liekas, nav visiem. Panoptika, piemēram, es zinu vairākus čaļus, kas ir noķēruši, vairākus gadus brauc. Viņš kā neķer, tā neķer. Cilvēks, viņš līdz galam nav izpratis. Viņu teiksim, bet viņam vajadzētu vienreiz iekāpt pie čaļa, kas to māk, viņš viņam parādīt un viss aiziet. Bet tur jau galvenais ir par to, ticamību. Ja tu tici tam pasākumam, tad viss notiek. Rekur, Svens Rubuls, Sven, atsūtīja jautājumu arī. Ko tu vēl nepaspēji izlasīt visdrīzākais. Ko tu domā par maksimālajiem atļautajiem lomā paturējumiem izmēriem līdekai, zandartam un samam, attīstoties modernajām tehnoloģijām un pieaugot cilvēku rījībai? Jā. To, ka 5 līdeks var paturēt, un cik bija 5 zandarti arī, to es uzskatu, tas ir gaužām nepareizi. Tev cilvēkam pāēst pietiek ar vienu līdeciņu, ka tu viņu paņem, Tur tiem izmēriem arī, tās ir muļķības, ka tur runā, ka lielas līdeks viņa esot palikusi veca, un viņi vairs tur nedod ikrus. Kas tās par muļķībām ir? Mamma paliek mamma, viņai ir liela. Nākamais, tā pati zivs, viņai gēns iekšā ir tāds, ka viņi ir liela, porziņi ir vecāki, porziņas ir piedzims, vai ne? Tādā ziņā. Tai pašai, nākamais, ja viņi ir izaugusi līdz metram, viņa gudra ir. Tā zivs. Mums jau vajag to gēnu, lai tā zivs ir evolūcija, lai viss būtu forši. Lai būtu trofeju. Jā, bet es nezinu, ka tur rāda, piemēram, tās 5 vai tie paši 5 zandarti, ka tu tur izved. Beidz, nestāst man, ka tu vari apēst tur 5 zandartus, piemēram. Jā, vai kaimiņiem aizvies. Jā, tev nav jābūt kaut kādai māte Terēzes barotāji vai kā to sauc, ka tev ir viss tagad savā ielā, es esmu veicis, es saķēru un tur visai ielai iznesīšu pa zivī.
Bet tagad jau ir pieņemts tas par to izmēru. Es īsti vēl nezinu. Nē, es neesmu. Oficiāli es neesmu dzirdējis. Gan jau kaut kāds kipišs uzreiz būtu iesācies tur ap diskusijas. Idejas līmenī noteikti tas ir. Un tagad ir atkal otrs. Mēs pastamies no otras puses, ja? Visu laiku ir varēts cilvēks paņemt trofeju. Lielo līdekli, ja es gribu galvu pie sienas. Tāpat kā mednieks grib ragus pie sienas, ja es gribu to galvu pie sienas. Ja čalis savu rekordu dzīvi, viņš viņu nedrīkst ņemt pēc idejas, ja mēs uzliksim mazāko to. Bet tev resursi spiež. Tas ir tā, tu piedzimi 20 gadus iepriekš, tev bija iespēja, tev stāv vairākas galvas pie sienas, man diemžēl vairs nav varianti. Tādā ziņā. Tas atkal tur jāapspēlē, tas pats, ko es teicu par tām lašu licencēm. Bet tu tagad var uztaisīt lielu, tā kā bildi ar lielu zandartu, piemēram, jā. Tagad var iemūžināt savādāk. Ja? Agrāk vajadzēja to galvu pie sienas. Pierādīt, ka tu tiešām man liekas, arī bija. Tu drīksti paturēt, kā tur bija vienu virs tiem centimetriem. Ja? Bet tad patiešām arī vienu vajadzētu. Tā, ka tu, teiksim, ja tā ir tava mūža trofeja, protams, ka tu viņu vari tur, Bet no otras puses, tad, kad tu viņus paķer, tur tā, tad, tam jāpārkāp. Es arī sākumā negribēju laist vaļā piecinieci, noķert traksis mājās, aizved senčiem porodu. Kaut kā jāpierāda. Metrīgā, zin kā. Un tad kaut kā vienreiz tu palaidi, otrais, un tu sāc atkal, tas ir cits kaifs. Atkal, kad tu viņu palaidi, ka tu zini, ka tas, piemēram, mans rekords zandarts, kas man ir rekords zandarts, viņš vēl ir dzīvs, viņš pelda kaut kur apkārt. Es tā ceru. Klau, noslēdzot par zivju resursiem, mums ir Justīna jautā, kāpēc visi zivs, kurus tu noķer, laid atpakaļ ūdenī? Tieši tas paturpina. Tas arī ir tā. Mums jādomā ir līdzi. Es saku, ja mēs negribam, lai mums ir... Turpat, citi saka, ko tad tu viņu ķer, ja neņem. Bet nākamais, zivis ir jāēd. Es to vienmēr, es tur kritīšu un celšos par to. Zivis ir jāēd. Bet ne trofejas. Jā, piemēram, paņem, es uzskatu arī, es nezinu, varbūt es arī to nepareizi uzskatu vai kā, bet, piemēram, tie paši citi saka, es paņemšu 45 cm zandartiņus, 5, nevis vienu trīnieku. Mednieks mežā. Pagaidi, kad cūciņi smuki, 2gadīgi. Viņš pastās apaļākā smuki nobarojasies, vienu, man tik vajag. Tankš, sadalam mani gaļu, ko? Tas pats, es uzskatu, atņemt 5 dzīvības, vai paņem vienu divnieku, piemēram, kas ir smuki filējās. Tādā ziņā. Es jau nesaku, ka tev jāņem 5 vai kaut kā tāds. Bet man, piemēram, nepatīk 45 centimetru zandartiņam tur kaut ko kasīt. Es tur pat nav no kā nokasīt. Tur tā. Bet... bet tas ir atkal cits, tev atkal pateiks, pagaidi. Tie 45-nieks, tie zandartiņi, viņi varbūt neizaugs līdz tam divniekam. Tas divnieks varbūt ir svarīgāks. Mums divniekam varbūt ir izaugs. Visu laiku ir visos šitajos ir divu galvi. Vai tā, tu tur viens domā tā un uzskata pareizi, otrs domā tā. Palielam vienkārši ķers zivis, nelielies ar to un vienkārši neviens nepārmetīs tev vispār neko. Tieši tā, vai tu, vai, redzi. Man kā blogerim ir jāliek iekšā savādāk. Vienam jābūt. Smagam nesējam. Tie paši sami vai kā. Veči ot, ko es nekad nesapratīšu, pelnīt naudu ar dabu, ko tu pats neesi. Ja tu pats izaudzēji un pats esi ielaidis, tas ir savādāk. Bet kā es varu pie kopēja katla iet mūsu ūdenstilpnē, kas ir mums visiem latviešiem, kā tur bija valsts pieder mums visiem, vai ne? Iet un tagad ķeselēt ārā. Un tagad es pārdošu, jo man jāatsita panoptika cena, tur citi ir tā, tas ir ārprāts. Vēl viens tāds pieturpunkts mums ir par sportu, makšķerēšanu sportu, bet tur arī pa īsi parunāsim. Tu nāc no tāda sporta veida hokejs, un tas skaitās kā īsts sports un tā tālāk, un šobrīd ir diskusija, kas jau kļuvusi varbūt tāda nevis diskusija, bet oficiāli atzīts, makšķerēšana sports ir sports. Tu arī tā uzskati, ka tas ir tā kā vispārreizi? Salīdzinot hokeju ar makšķerēšanu sportu, visas sacensība elementi ir, azarts ir, tā kā, neredz atšķirību, tas ir... Es sākumā pirmos gadus, kad tu tur sities pārpakšu, tad tu tur vienkārši piedalīšanās pēc, tu tur esi aizbraucis, bet kad tu sāc saprast, ka tev tur ir jāsakārto galva, tev
tev jābūt inventāram, tur visam, lai sistos ar tiem čaļiem, ja? Kā es to daudzreiz esmu teicis. Labi sākt startēt, tu vari tajā momentā, kad tu ej pēc sacensību protokolu. Mēs to ievēroju, pirmos gadus mēs braucām tikai piedalīties. Un tā arī bija, mēs braucām tikai piedalīties. Tad es sāku skatīties, bet ir čaļi, kas katrās sacensībās, viņš jau pēc protokola iet ar psiholoģiski, viņš iet pa trīnieku sistties. Viņš iet pēc uzvaras. Reāli. Tad, kad tu pats sev galvā to ieskaidro, kad tu ej pēc protokola, un arī brauks ārā, un tev, piemēram, tur 60 dalībnieki ir, tev nav uz viņiem jāskatās. Tev vajag, tu tāpat, neskaties uz viņiem, tos visus tos uzvārdus. Man ir galvenais iekļūt trīniekā vai kur. Un tu salies to plānu, kā tur nokļūt. Jā, jo tur ir taktika vaiprāts. Tās pašas, tur ir 8 stundas, tas pats jums ir taktika tur, tajos ērija trauktajos, Bet 8 stundas, ko tu pirmo ķeris? Asari, Zandartu. Zandarts pēc tam aizvērsies. Vēlāk pa dienu. Asars pēc tam aizvērsies, kurš tev ir kāds tev ir pirms tam izstrādāti treniņu plānu, tāds arī, vienīgais, ko es neatzīstu, kas man liekas nepareizi, ir tas, kad cilvēki drīkst trenēties. Tajās ūdens tilpnēs. Tajās ūdens tilpnēs. Es uzskatu, tur vajadzētu tāpatās kā rallijā. Tur nedrīkst arī civilās drēbēs parādīties uz tā ceļa. Pirms gongas. Tas ir pirmo reizi tādu viedokli. Ja mēs gribam noskaidrot, kurš ir labākais copmans, piemēram, tad mums vajadzētu tā kā, kurš to teica. Viens no čaļiem arī es piekrītu tam, ka viņš teica, tātad, sestdien ir sacensības. Tāpatās jūs vilksiet laivu visi kaut kur. Bet neviens vēl nezina, kurā ezerā tas būs. 2-3 dienas iepriekš tiek paziņots, Usmas ezerā mums tagad ir posms sestdien. Visi aizvelk, un tā arī startējam. Lai cik tev būtu krūtis, eholotis vai kaut kā, es atvainojos pa izteicienu vai kā. Jā, droši. Bet šeit atkal ir tas, cilvēkiem ir jāiet darbā. Neviens jau mums nav profesionāls makšķernieks, kurš ar to pelnu nav. Jā, Latvijā noteikti nav. Un tad ir atkal čaļi, kas var 2 nedēļas iepriekš tur trenēties, dienā dzīvot, un ko? Kur tad ir tas, sacensību garš, tādā ziņā, cita aizbrauc, viņš ir varbūt uz otro dienu tikai tajā ūdenī, Viņš varbūt ir daudz dulāks copmans, un tiem jau ir sasists točkas, viņš zina, kur piebraukt pakaļ vienkārši. Jo, kā mēs to zinām, jo vairāk copē, jo vairāk saprot to, tas pats, kas jums arī tur feederim, ir jābūt zivs, kur viņi ir, vai ne? Un galīgi vienalga, vai tā gumijas zivtiņa kantaini, vai viņi ir garāka, vai kā, tev ir jābūt tur, kur ir zivs. Tad, kad viņi ēd, čaļiem ir, pulkstenī, es domāju, ka tas ir sports. Klau. Jā. Mums ir arī no skatītājiem par šo tēmu. Aigars Zumbergs, čau Aigar. Ir arī mērķis kādreiz tev tikt Latvijas izlasē? Jā, tas man ir. Ir mērķis, jā? Ir, jā. Būtu zem šito aizstāvēt, tas man būtu pats. Tad es copē būtu, es teicu, ja es varētu savu valsti aizbraukt, pārstāvēt, tas man būtu augstākais, ko es varu copē, sasniegt, jā. Bet tas nozīmē, ka tev jāpiedalās Latvijas čempionātā. Jā. Bet diemžēl tu neties. Bet es ceru, ka kaut kad turpmāk varbūt varēs. Mēs labprāt tevi redzētu, mēs labprāt par tevi arī runātu ar statistikas skaitļiem. Jā. Taviem startiem, tā kā mēs tev novēlam, lai tu tiešām arī to izdari. Paldies, bet es domāju, mums vēl bišķiņ jāpaug ir. Ar čaļiem. Mums ir forši, mēs varam pasisties, mums trūks tā stabilitāte. Ir jābūt stabiliem. Tas gan, ja gribi izlasīt. Ir, kā es teicu, ir čaļi, kas vienmēr tu redzēs, viņš nāk un viņam ir sejas izteiks, viņš jau psiholoģiski tevi jau ir vinnējis pirms starta jau. Viņš iekāp laivā un aizbrauc, tu no pakaļas brauks, kā ta viņam diez. Skaties protokolā un visu laiku vēro, Ir citi, kas vispār neskatās tās tiešraidi, kas ir tās. Jā. Citi atkal, tu skaties, viņš easy game viņam, viņš tiešraidi ir uzlīdz. Viņi iet pa trīnieku, un viņš skatās vēl copē, un tā, teiksim, tas baigi labais, ka tu māki izslēgt sev, psiholoģiski to spriedzā. Tur tā lieta, ka no citiem varbūt, kas ir tālu no makšķerēšanas sporta vai vispār no makšķerēšanas, liekas, tas diezgan tā dīvaini sacensties, kurš noķers lielāku asaru vai ko, bet nav jāskatās uz to pašu zivi, ir jāskatās vispār uz to pašu procesu un sacensības garu, jo sacensības var būt jebkādas. Vienalga, cik tu noķer, tev jānoķer ir tikai vairāk par tiem pārējiem. Jā. Tas tādā ziņā, Ko, par nākotni? Jā, par nākotni vēl iekļausim arī kādu, tur paprasīsim varbūt kādu anekdotu par bitēm. Tur mums mums ir, kas prasa.
Bet, jā, par nākotnes plāniem varbūt tur pastāstīt drusku, ko mēs tev pajautāsim. Jā, Skatītāju jautājumiem. Vispār, varbūt tu pats pastāstīt, teiksim, labi sacensību plāni. Šim gadam ir komercmači pāris, ja būs redzams, ja? Un nevienā citā disciplīnā nebūs redzams, ja? Ko jau negrib pamēģināt? Nē, es tāpēc saku, tur kā citā disciplīnā. Katrā disciplīnā ir cita vispār. Jā. Līderī, piemēram, neko nesaprot. Karpās neko nesaprot. Ja mēs par to arī runājam, arī vienreiz aizbraucām, mūs tur pazemoja. Paldies! Es vairs nerādīšos tur. Dabūjāt pāsti. Jā, būs tur tāds. Nebiedē. Visi atnāciet pastāstīs. Tur tāds, saprot, jums fainīz tajā. Jā, kā saka, jums ir tā, ka tur ir patiešām, es tur aizbraucu tā kā kombaini, mēģināju kaut ko, mēs tur dabūjām pa mīts, tur pagriezāmies un teicu, es te vairs neatgriežīšos, zikā. Ar saviem big baitiem mēģināt. Vajag traki, bet zikā, bet pirmos gadus tā arī bija arī tajā sporta sopē. Tu aizbrauc arī, spinningošanas sporta sopē, To aizbrauc un reāli uz tām sacensībām neņem tajā dienā. Zini, kā tu ikdienas copē pieredzi? Kā, šodien neņem? Izbrauksim ārā? Nevienam taču neņem, ja neņem. Izbraucam ārā. Es klausos, tur izbrauc zēļi blakus ar čaļam. Tie centimetri, kādas sauc tās līdaks, 4 niec, es pēc kilogramiem tagad teikšu, 4 niec līdaks, kaut kā 3 niec un vēl kaut kāds 6 līdaks mēra. Es pagriežos otrā pusē, to pašu čaļi vēl vairāk ved ārā. Un tad es sapratu, ka nav tāda diena, ka neņem. Un sacensībās ir jāņem. Un tev viņi ar varu. Citreiz ir tā, ka man acis priekšā, es saku, tos pirmos gadus piebrauc čaļi, viņi ar varu aiz škvarņika tās līdaks izvilka no tām zālēm. Bet izvilka. Bet tā ir tā lielā atšķirība starp ikdienas sopu un jā, ka tev vajag. Ka tev ir jāizlien ārā, tu nevari palikt. Jā. Un tev, un tur, lai kā būtu, es pieminēju pirms tam Maksi, kas man daudz ko copē. Iemācījis Maksas toreiz teica, tu to pats nejūti, ja? Bet tajās sacensībās tev liekas, ka tu dari visu to pašu, ko pirms tam, bet katrs spoles apgrieziens no uztraukuma ir bišķiņi savādāks, ātrāks, un tu brīnies, kāpēc vakar ņēmi šodien? Nē, tāpēc, ka bišķi savādāk viss notiek. Jā, tad par nākotnes plāniem arī uzdosim par jautājumus no skatītājiem. No prāta vētras jautājums ir, kā redzi sevi pēc 5 gadiem, kādi sasniegumi, jauni projekti, vai varbūt makšķeri ir nomainīti par pilspalvu un klājā nāk copes, noslēpuma grāmata. Tikai uzvaras. 5 gadi tāds laba perspektīva, jā. Es cerētu sev, ja man pastīties pēc 5 gadiem, es gribētu sievu un bērnus, jā. Tas būtu tas pārējais tur pa copu to. Tad par Latvijas izlases dalību to var aizmirst. Kāpēc? Kāpēc? Tev jāpaspēja pirms šī visa. Kā tā sieva? Tieši tā. Meklē jau tādu, kas pieņem šito. Jā, tieši tā. Nav jau tur. Bet nav jau grūti atrast, tu tā lieta tāda. Nē, cik daudz nav, ja tu tā vēl samērīgi, vēl normāli sarunāt to var un tā normāli, tad jā. Bet... Tad ej uz randiņiem, tu saki tā, ka es vispār esmu makšķernieks un vispār esmu sporta makšķernieks. Randiņš tad ir pirmais arī laivā, uzaicina uzreiz pēc laivā, pie panoptika. Tur jau visas reizēs, cik dārga laiva. Bet jā, tas būtu tāds, ko es saku, jā, tas ir, kas, nezinu, pēc 5 gadi. Jā, es gribētu, būt tuvāk tādai izlasē, ka es būtu, teiksim tā, kad patiešām, tāds ir. Izlases prospekts. Jā, ka tieši tā, kad uz tevīm paskatās protokolā, kas piedalās sacensībās, izlasa tavu uzvārdu un čaļi saprot, ar to jārēķinās. Tā es gribētu, jā. Mēs varam izšaut arī tagad, bet, kā es teicu, tur vajag stabilitāti un ir vēl daudz, kas. Tāpēc mums no paša 1. gada arī bija tā. Mums bija uzstādījums, kaut kādā 3. gadā jau uzstādījums bija tā. Vajadzētu noķert mums katru dienu tās 3 līdaks, jo mēs mākam tās līdaks ķert. Ja paveikt to savienu zandartu, vēl pieķert klāt katru to dienu, tas būtu priekš mums super. Un mēs gājām tā, bet galvenais, kad arī ar to panākumu jau tāpat jau tev sanāk pie 20. vietas kaut kur, tikai. Bet tad šogad jau bija 1. gads, ka mēs patiešām braucām, un uzstādījums bija 2 dienas, abas dienas pilnu protokolu jāved ārā.
Un tad ir atkal savādāks. Mēs šogad bijām Latvijas kausā 3. komandās. Jā, jums bija. Jā. Jums Jums daudz netrūka, lai būtu arī medaļas. Tur bišķiņ arī mēs individuāli arī varējām būt, bet mums tur bišķi nesalikās, tur nepareizi nobildējām dzīvi. Asins bija. To sauc par pieredzi. Viss, tieši tā. Nākamreiz mēs viņu noslaucīsim tās asins. Vai tā viņas nebija? Viņas bija tās asins tur, viss man tiesneši parādīja. Reku itā asins pilī, tā komanda. Es saku, viņa tur ir, viss. Jā, tiesneši darbu, tur labāk visiem vērtē vienādi. Tā, vai tā mums vienīgiem atņēma? Pus ekipāžam atņēma. Tieši tā. Labi, ejam tālāk par nākotni, tad mums ir no Kāļa Goldmaņa. Čau, Kāli. Kārli, čau. Sveiciens visiem, kā tu spriedi par masu tendencēm šobrīd, kas norisinās makšķerēšanas sabiedrībā, un kur tās ved? Un ko tu domā par liegumu makšķerēt no laivām no 1. janvāra? Tāds būs liegums? Nē, es pirmo reizi dzirdu, bet... Es arī pirmo reizi ko tādu dzirdu. Bet varbūt kaut kur kuluāros kaut kas varbūt tāds iet. Jā, varbūt Kāls kaut ko zina vairāk. Nezinām. Ko tu domā par jau no 1. janvāra būtu liegums? Nevis no tagad, no marta. Teiksim, ar laivu tu nedrīkst. Jā. No laivas. Tas būtu pilnīgi normāli. Man apstāvēs, tas būtu pilnīgi normāli. Lai viņi tos ikras tur iznāsā normāli. Lai neviens netrauc. Es saku, ja pagarināt arī, pagarināt tai zivī jāizdara tas, kas viņai jāizdara, un pēc tam mēs viņu varam ķert. Tur tagad, es nezinu, varbūt kāds lepojās ar to, ka tagad noķer līdekli lielo, ka viņai ir tur pilna mamma ar ikriem un aiznes mājās, un varbūt kāds lepojās vai kā, bet man liekas baigi nepareizi. Mums jāatļauj tai dabai ir atražoties, un tad mēs varam atkal tur ņemties, bet no 1. janvāra varbūt tas būtu. Nē, braukt ar laivu gan jau, ka varētu, es domāju, ne? Un tagad viens čalis prasīja pagājušajā nedēļā, viņš man atraksta, viņš saka, vai tad drīkst ar iekšdēļas dzinējiem tagad braukt? Vispār nedrīkst. Nē, kā nedrīkst? Drīkst. Es taču nedrīkst vienkārši copēt no laivas. Es taču braukāt ar laivu drīkst. Tu nevar aizliegt, braukāt laivu. Tad jau policisti arī nevarētu braukāt ar Daugavā vai kaut kā zin. Man nedrīkst makšķer būt laivā. Pēc idejas. Man tā varbūt kaut kas pamanīja. Es tam čalim arī teicu. Viņš teica, viņam arī pirmā dzirdēšana. Nē, makšķer no laivām. Nē. Kāpēc, lai ierobežot braukt laivu? Tad ar ūdens močiem cilvēkiem arī tas viss būtu. Redz, neizklausās, ka tas tā ir. Klau, tad mums te viens jautājums ir no Sašoka Razumov. Jā, tā sanāk. Aleks Trakais zelta zivtiņu, ja noķertu, ko tu prasītu? Sev, savai ģimenei, visiem, kas man ir apkārt tuvie un tādi, man nebūtu žēl arī visiem tur followeriem, tā veselība visiem. Pārējais tur, teiksim, ja ir veselība, tad var, es saku, tur tās naudiņa arī nevajag pīkstēt. Mēs visi esam vienādi, gan arī tie cilvēki. Citam ir tur šūpulītī bišķiņi ielikts vairāk, tur vecāki pastutējuši vai kā, bet visādi citādi, ja ir veselība, mēs varam gan uz copu aizbraukt, gan uztaisīt laivas, gan da jebko, ne? Tas būtu man tāds, ko es zelta zivtiņai paprasītu. Tā. Jā, un vēl tāds saudabīgs jautājums no Daiņa Ļakš, atvainoju, nepareizi izrunāju. Aleks, kas tev karājas pie sienas guļamistabā? Tas ir, man pie sienas guļamistabā karājās man čaļi, kas pirka laivu. Manējo tagad, kas bija iepriekšējā. Viņi man, kā atbrauc pēc tās laivas, kad zina prom, viņi man uzdāvināja gleznu, tā kā bildi, kanva vai kā viņi saucās. Mums no sacensībām, no pēdējā starta, kur mēs ar brālēnu braucam ar to laivu, baigs mukā tādu bildi, to es esmu goda vietā pielīdzis, es no rīta kā pieceļos, es redzu, ka man tā laiva tur. Tas tā jaunajai sievai vajadzēs redzēt to laivas bildi. Nē, viņi tāda smuka, tāda patiešām zolīta, tāda forša bildi no sacensībām, ka mēs to laivu braucam, tas tā forša no čaļu puses, ka viņi nopērk, atstāja kaut kā pretī. Jā, atstāja tev atmiņām, tā baigi forša tas bija. Tas gan ir jauki, jā. Tas tiešām jauki. Pagaidām mēs pie ātriem, ne? Es domāju, ka jāiet uz ātriem jautājumiem. Starp citu, ātrijos jautājumos iekļāvām arī pāris skatītāju jautājumus. Jā, pirmo reizi. Nē, mums bija bijis. Ir bijis, jā, kad arī iesūtām ātrijos. Okay. Vienkārši, es drusku viņus adaptēju priekš ātriem jautājumiem. Labi. Ceru, ka piedos skatītāji. Raujam vaļā. Hokejs vai makšķerēšana? Makšķerēšana. Brocēna ezers vai Ciecernieks?
Cietcernieks. Tad mums... Procentniekā nevar laivu iestumt. Tur tad ir vajadzīgs, es nezinu, kaut kāds Ford Raptor pacelts metru augšā. Un tur kaut kāds, es nezinu, tur. Ar žungu. Mailītis vai plekstis? To jau tā skatītājs Zana šukulēja, viņa esot kaut kāds... Plekstis. Kaut kāds zemteksts bija domāts, bet... Jā? Es nezinu. Bija domāts, jā, bet labi. Labi. Jā, tur ir, bet kā tad mēs saprast, ka mailītis un plekstis abas 200 meitenes? Plakams meitenes vai tievas garas, kā tas ir domāts? Zane, lūdzu, precizēja, pēc tam pie komentāros. Jā, sūtam ziņu patais no Aleksam. Tā, arī skatītāja jautājums. Ragi dubrā, bites matos, zviņas makā. Mārtiņš Fidbergs prasa. Ragi dumbrā. Man ir, kā lai Nē, kā, tur arī ir kaut kāds zemteksts, jā? Ragi dumbrā, ko tas nozīmē? Tas ir kaut medniekiem nav kaut kāds? Nezinu, tas ir kaut kāds man slēns. Tur bija vēl vienkārši jautājums. Es pa dienu redzēju, ka tur bija, kas man vairāk emocijas iedot. Jā. Tas būs tev, jā? Tas būs jautājums. Ok, labi. Tad neleksim bet vairāk tā kā pavasarī, bet atkal jā, tas tagad pavasarī. Pēc tam tas pāriet arī, tas ragu bums. Bet runājam par šobrīd, tagad šeit sēžot. Tagad sēžot, ragi. Ok. Tad pēdējais ātrais jautājums, metrs vai zelta ragi? Man ātri baigi jā. Zelta ragi. Jā. To jautāja Kārlis Broms. Viņam pilnīgs jautājums bija, kad pēc sajūtām lielāka uzvara, pēc laba. Tāpēc, kad metrīgās, es saku, ir bijis reizes 3 pa vakaru var noķert. Tur vairākas reizes tā ir bijis. Es tāpēc saku, tas aparāts ir bišķi sabojājis to uzskatu pa makšķerēšanu. Jā, un vēl jautājums bija tāds, kas latviešu edit 1, 2, 3. Jautājumu tādu provokatīvu. Jā, tas nav ātrais jautājums. Tas nebija kāpēc provokatīvs. Tas ir vienkārši jautājums. Nevar zināt. Nevar zināt, jā. Tad jautājums ir tā, kuri no COPS frekvences epizodēm patīk vislabāk? Pa laivām, kur bija Viktors un Jānis Janka. Tev aktuāli bija. Man, es tāpēc saku, man tas, kas pats mīļākais ir tas. Bet vispār tā ir, man viss COPS frekvences patīk, ka es skatos. Jums ir, tāpēc, kad kvalitāte ir forši, nav tā, ka mēs tur bardakā kaut kur sēžam, kaut kā tur tur viss ir tā zolīda. Arī no malas izskatās patiešām tā zolīda, jā. Paldies. Ka nav tā sasteigta kaut kā, tur. Paldies. Bet tu vēl gan ierakstam, jā, sorry, ka tev tik vēl būs jābrauc mājās. Darbā es parasti 9 ierodos, tā kā līdz 9 mums vēl ir 12 stundas kaut kāds. Jā, bet mēs noteikti gribam pieminēt, ka laikam ne visi jautājumi sanāca. Jā, mums diemžēl ne visi jautājumi, bet es atradu risinājumu. Kā mēs varētu noskaidrot labāko. Labi. Es domāju, ka Krists izies, es būtu priecīgs, ja Krists iziet tiem jautājumiem, kas bija zem postiem, un izvēlēties sev interesantāko, un uz tiem, varbūt, kuriem es neatbildēju, var atbildēt tur, jā, komentārā, ja tev būs laiks tam visam. Un var pēc tam arī nosaukt, kurš uzvarēja, jā, un tad mēs to uzvarētāju publicēsim pie sevīm, un tad lai ir uzvarētājs sazinās ar mums. Jā. Jo es domāju, ka jā, tur daudz jautājumu varbūt vienkārši, tie laika ierobežojumi. Cilvēkiem jau tie jautājumi, kā tu vari, visi jau ir forši jautājumi, tādā ziņā. Varbūt, kas tev vairāk aizķēra? Vai tad smieklīgāko varbūt, vai kaut ko tādu. Skaties pats, kā jūties, kas tiešām uzrunāja un tiks pie Pētera Priediņa. Tas būs tavs subjektīvais tieši, jā. Un atgādinam, ja ir Priediņš ar lielo galvu kāds, tad arī tad var nākt pēc īpašais piedāvājums. Un uz beigām, protams, paldies par sarunu. Tas nopelnījis kārumu, jā, droši cienājis. Zaļo. Tas tev. Paldies. Nē, sarkano ņemšu. Un par tālo ceļu tev noteikti pienākas melnā cepura. Jā, īstenībā šis ir īpašs gadījums, jo tu ne tikai atbrauc pie mums no tālā ceļa, bet es pat īstenībā nezinu nevienam, kam ir ar melno druku šitas eksklusīvi. Viena ir pārdota. Viena pārdota melno, jā? Jā, ir aizgājis. Starp citu runāju par cepurītēm, tas var iegādāt. Forši, paldies, veči. Varēja jau sākumā tad dot, tad es būtu visu laiku sēdējis. Tas bija pārsteigums. Jā, tas pārsteigums. Jā, tā kā, ja jums gribas arī tādu pašu cepurīti kā Kristam, droši rakstiet mums vai arī meklējiet. Es šito arī smuks cepurs patiešām. Es cerēju, godīgi sakot, ka
kā es tikšu pēc cepures. Jā, bet cepures īstenībā tiek ražotas, apdrukātas Latvijā, viņas ir izšūtas. Viņas ir izšūtas, jā. Viņas var personalizēt, kā jau mēs minējām. Personalizēt, jā. Ja vēl tāda ir, tad droši sazinies un vai arī meklē nepersonalizētas makšķernieku veikalos uz vietas stāv. Baigs munkās. Es jau noskatījos jau vasarā. Super. Paldies. Nē, pagaid. Uz beigām varbūt Jānis Briedis jautā, varbūt kāda anekdota par bitēm. Ir tev? Kas vācelītē? Pa bitēm? Pa bitēm anekdota man pa bitēm gluži nebūs. Tas stāst pa copi varbūt tad izstāst vienu par copi, jā. Izstāst vienu, jā. Uz pašām. Kā es esmu... Saldajā ēdienā. Tā man ir kaut kāds... Bet pagaidi, man jāpadomā, kas ir bijis tāds, bet no dzīves, jā? Pats. Kā tu gribi, varbūt tiešām tas tāds no dzīves? Jā. Es čomam iedevu pusi, bet vai tas būs tik smieklīgi, bet es pusdienu iedevu, man bija tāds čoms, kurš tāds brauc līdzi copu, un viņš baigi nav tāds, viņš baigi, tagad tos mānekļus baigi nevēro. Es no rīta viņam iedod šūpiņu, ar to sarkano sirsniņu vēl klāt tā, kas piekabinās. Jā. Tas āķis nav. Es viņam piekabinu, saku, kā pusdienu nocapējuši. Viņš man baigi. Es viņam saku, kas ir tas zāles ķerās? Un kā brauc, man vecīgi. Es laižu, viņš saka, man nav ne zāles, neko. Es viņam saku, Kristap, apskaties, lūdzu, vai tev āķis ir mānekļi. Viņš pastāv. Tu gan skaitīji. Bet tas bija pa tādām. Bet smieklīgākais, smieklīgākais, ja man jāpasaka pa copi, pie Liepājas, netālu pie Liepājas ir meža vidū ezers. Mēs aizbraucam copēt ar brālēnu. Mazā gumijas laiviņa, tur jānes pāri pa pļauju laiviņu, aiznesam uzpumpē paši, braucam. Tā ezerā kaut kā izteikti ir tā, ka pusdienas laikā sāk ņemt tās zivis. Izbraukājamies, izmētājam, līdaks nav. Tagad ēdam pusdienas. Makšķeris nolikuši šitā. Manam brālēnam karājās tāda gabala pie laivas iekšā, māneklis, gumijas ziltiņi. Mēs tagad ēdam tās pusdienas, pēkšņi tā makšķertā, viņa makšķertā palicās. Viņš tāds pagriežās pret mani, viņš domā, ka es kā iespēju par to makšķertu. Viņš tāds, tu ko man te kaut ko te gribēja, man tā kā pierādīt, kas uzreiz tajā momentā, tā makšķertā, hops, ūdenī, un es skatos, ka nevis tā, ka iekrīt, bet viņu aizvelk. Viņš bija tik nelaimīgs, tas Līns. Viņš saka, kas nopietni, kā? Palīdzi man, lūdzu. Es jau saku, kā man Līna zināt, uz kurien viņa aizvilk. Mēs tur mētājām, protams, 250 eiro, cik bija makšķeri ar galiem. Viņš cilvēks nopirka tādu pašu pēc nedēļas. Viņam izsita pie mājas logu un nozaga to makšķeri. Neveiksmīgs modelis. Vienkārši, viņš teica, ka tas viņam toreiz bija tā, ka es, man liekas, tiktu kā šito bija ielicis iereiz, bet viņam toreiz tas bija, viņš teica, laikam nevar saprast, jābeidz ar to copu vai kā, ja man pat līdeks ņem nost makšķers, bet var pat līdek, piepeldēt un šitā aiznest. Šis labs, jā. Starp citu, viņi pat, maz līdeciņas, domāju, nevar izraut ārā. Tur. No. Lai tas paliek. Jā, lai tas paliek, tieši tā. Super, šīs nos arī beidzam. Paldies. Jā, paldies. Sekojam līdzi gan Kristam, a.k.a. Alex un Crazy Fisherman un mums. Jā. Paldies. Čau. Copēs frekvence. Ja tu metrus ķer un boilas rulē, stundām skaties pludiņā un rezultāts nav nulle. Ja tev vizuļiem un vobleriem ir pilnas somas un tev džigošana regulāri pienās lomus. Ja tu mīli pabūt dabā, celties agri aizbraukt copēt un copes sacensībās arī mīli forsēt. Ja tev pasaka neasakas un atbildi tu necenzē, mēs esam vienā vilnī, esam copes frekvencē.